es esmu tāds cilvēks, kas man grūti ir kādu atlaist. Es negribu vienu atlaist. Kādas attiecības tev ar naudu vispār ir? Bet kas tev dzina? Kas ir tas kurbūs tavējais? Ja kas dzina? Man varbūt pat nauda, bet vienalga, bet man patīk tas, ko dod naudu. Tajā brīdī es vispār nesapratu, ko nozīmē reāli nopelnīt 1000 eiro savā biznesē. Man bija uzkrājies 36,000 parāds. Bet klausies, 50-50 ir sliktākais sadalījums. Kā jūs lēmumus pieņemat? Bet es pareizi saprotu, ja, kad apvienošana faktiski ir kaut kāds no rīkiem, ja, kad tev, piemēram, neiet vairs tik labi, vai tu tur kaut kā stagnē, tad tu izdomā, ka jāapvienojas, jo tad tu dabū citu jaudu. Pirmais posms tātad ir attiecīgi iemācīties nopelnīt naudu, otrais posms ir iemācīties to noturēt, un trešais posms ir iemācīties to pavairot. Čau, PasFinance podkāstā klausītāji. Es esmu sveicināts, ar jums kopā ir Santa, un šodien ir īpašs raidījums ar to, ka es vadīšu šo podkāstu nevis viena, kā bija ierasts, bet kopā ar savu biznesa partneri un arī vienlaikus arī ar savu māsu, ar Ingu. Čau, Inga! Čau! Un mēs esam PasFinance līdzdibinātājs, un mūsu uzņēmums PasFinance piedāvā maziem un vidējiem biznesam viselastīgāko, vienkāršāko un visizdevīgāko īstermiņa finansējumu. Un šodien pie manis ciemos, ja pie mums ar māsu ciemos, ir uzņēmējs, Sharpify uzņēmuma dibinātājs, kā arī sociālos tīklos ļoti zināma personība Niks Jansons. Čau, Nik! Čau, paldies, ka uzaicinājāt mani. Super. Nik, uzreiz ķersimies klāt. Pastāsti, kāpēc tu izvēlējies kļūt par uzņēmēju un kāpēc tu ej šo ceļu, ņemot vērā, ka šis ceļš ir mega grūts, tie ir tādi amerikāņu kalniņi. Kāpēc tu izvēlējies šo grūto ceļu? Grūti varbūt pateikt, kāpēc, bet man bija tā, ka es laiku kaut ko gribēju darīt, man patīk kaut ko tur radīt, kaut ko domāt, man patīk, kad man liekas, ka es kaut ko varu izdarīt, varbūt labāk, savādāk, un man ir kaut kāda savu gaume, kas paliek ar vien svarīgāk, un tad es vienkārši daudz kur strādāju, tiešām daudz kur, gan bankā, gan zvanu centros, gan LMT zvanu centros, gan LED spuldzītes tirgoju, gan kartingu halli vadīju, gan kartingu halli uzbūvēju, gan strādāju, tirgojot riteņus, gan nomāju riteņu stendus. Ko vēl es darīju? Govju kompānijā strādāju. Visu kaut ko, jā. Un sāku tādu startupus, sāku tur šos te no zīmējumiem taisīt 3D figūriņas, dabūju arī grantus, dabūju arī OMS naudu vienai lietai, kas bija LED spuldzītes, jā. Tā kā visu kaut ko. Un tad es kaut kā nonācu pie tā, kad es kaut kā redzēju to vajadzību pēc tā digitālā mārketinga, kas bija 2019. gadā. Un tad man likās, kāpēc nemēģināt kaut ko tā kā pārdot, pamēģināt. Nu, es tajā laikā biju nopircis kursu par 1000 eiro no tāda Tai Lopez influencera. Varbūt tagad es viņu vispār nesakoju līdzi, bet tas bija tajā laikā diezgan trendā. Viņi nopirka kaut ko mācījos, sāku darīt, sāku laist reklāmas, lai dabūtu pirmos darījumus. 46 tikšanās bija vajadzīgs, lai pirmo darījumu noslēgtu. Kurš nopirka un beigās visu laiku man sauc par Nilu, nevis par Niku, jo viņš nezinu, un bija bail viņam teikt, nē, es esmu Niks, viņš ir kaut ko nepateikšu, kaut ko ne tā. Un tā tas viss sākās. Un tas viss sākās tā, ka es vienkārši kaut ko gribēju darīt pats, kaut ko radīt, un arī bija redzama problēma, kur es varēju atrisināt. Joprojām tā ir, protams, problēma, tāpēc, ka jebkuram biznesam, kur mēs paskatāmies, vajag klientus vairāk, un šī digitālā nozara tikai attīstās un paliek arvien svarīgāka, mūsdienīgāka. Un arī šis podcasts ir digitālā vide. Nu, tā kaut kā tas sākās laikam. Bet es gribēju pajautāt par to izšķirošo brīdi, Jā. vai tu atceries? Nu, tu esi tas darba ņēmējs, tu strādā, tev viss apmierina, ja? Tu dari to, šo, vēl kaut ko. Ja? Bet ir tas viens brīdis, ja? Kad ir tas vai nu bottom lines vai kas, un kad tu domā, nē, es iešu savu ceļu. Nu, zini kā, es darīju to ļoti piesardzīgi. Es vēl joprojām strādāju algotu darbu Mailiganā. Tā ir laikā tāda platforma, kas nodrošina izsūtīšanu, varbūt zināt tādu. Tas arī bija viens no darbiem. Es tur strādāju paralēli. Mans vadītājs Jānis, Mailigan īpašnieks, arī to zināja, kad es kaut ko ekstra daru. Un es to darīju vienkārši tieši tā, pēc 5. Un es paliku arī svētdienās viņa ofisā, kas bija Aspazijas bulvarī. Viņš man ļāva tur būt, un tas bija nereāli. Tur bija free kafija, tur bija, kas vēl bija, pieni free, tur bija ūdens, tur bija rītīgi nice. Tas bija nereāli. Es rītīgi vēl atceros to ofisu. Tas ir tāds Aspazijas bulvarī, tāds rītīgi nice parket grīda. Un es to vienkārši darīju paralēli. Un man pirmie klienti, pirmais viss bija paralēli. Un cik ilgi tu paralēli to dari? 6-9 mēneši. Okay. Jā. Un tad es vienkārši vienā brīdī pateicu Jānim, es redzu, ka es varu tur sasniegt kaut kādu 1000, un tad es tā kā vismaz zinu, ka es tur varēšu nosēt dzīvošanu, jo es tajā laikā dzīvoju Jūrmalā pie draudzenes Omes. Mēs pie draudzenes Omes dzīvojam augšā, tādā stāva
mājā, tipa, zini, nebija arī jāmaksā daudz izdevumu, tad es kaut kā, jā, tajā brīdī pateicu Jānim Klaus, tā kā, laikam, tad viss tur liels paldies, tur bla, bla. Es ar Jāni vēl, protams, ļoti labās attiecībās esmu, mēs nesen arī satikāmies, tā kā arī tik krūti. Un, kaut kā tā, tas bija viss paralēli. Tāds rītīgais low risk variants, zini. Bet kas tev dzina? Kas ir tas kurbuls tavējais? Ja kas dzina? Es vairāk dzirdu nauda, ja tur brīvība kaut kas protams, zini kā, es ko gribu? Protams, man ir ambīcijas, mērķi. Es gribu būt finansiāli drošs, stabils, finansiāli neatkarīgs. Es gribu sasniegt pietiekoši lielus rezultātus. Un man patīk tas, ko dod nauda. Man pat nauda ir vienalga, bet man patīk tas, ko dod nauda. Ka tev ir kaut kāda, nezinu, tu nesties rēķinu, ka tu restorānā jāmaksā lietas. Un tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Tas ir tas, ko es gribu. Es gribu tādu dzīvi dzīvot. Un es gribu savā veidā uzbūvēt kaut ko, kas ir jēgpilns, mērogojams un liels. Un es arī gribu daudz klientus, daudz palīdzēt, un tāpēc mēs esam Black Box Show, kas vispār arī tāds satura veids, ko mēs darām, lai vienkārši pavelti dotu kaut kāda veida izglītību pieejam visiem, nezinu, uzņēmējiem vai cilvēkiem, kas interesē naudu. Bet es gribu, protams, jā, man ir tādi mērķi, man arī ir nekustamā īpašuma mērķi, ko es gribu sasniegt, pie kā es strādāju. Baigi grūti iet, jo, zin kā, man bija viens īpašums, tad vairs nav, tad ir tāds grūti, neiet tik viegli. Es īstenībā Niku saprotu, jo tad, kad vēl mācījos universitātē un pasniedzējis tāds Nešpors RTU profesors bija, viņš tā, paceļat visi tie rokas, kuri grib 1000 eiro nopelnīt savā biznesā. Restīvi, tu vari 1000 eiro nopelnīt kā algots darbinieks, un tu vari nopelnīt savā biznesā. Un, protams, tajā brīdī ceļu roku, pilnīgā haipā esmu par to, kurš var pacelt, ka viņš grib algotā darbā. Es gribu 1000 eiro kā uzņēmē. Tajā brīdī es vispār nesapratu, ko nozīmē reāli nopelnīt 1000 eiro savā biznesā. Tas ir mega grūti, sevišķi startā, vai ne? Un, Inga, varbūt tu vari padalīties, kāpēc tu izvēlējies uzņēmējas ceļu? Es varbūt uzreiz pateikšu to, ka es tāds ilgstošs darba ņēmējs esmu bijusi, ja, tur, nezinu, vairāk nekā 20 gadi. Un man laikam vissvarīgākais bija tā nosacītā brīvība. Ja, jo es vairs negribēju, ka man kāds saka, kā man darīt, cikos man būt, cikos nebūt, ja, un visu laiku darīt to, ko tev citi saka. Es gribēju saņemt to brīvību, ka es pati zinu, kā man lietas darīt, kad man viņas darīt, ja. Un, pats svarīgākais bija izšķirties par šo lēmumu, un es zinu, ka viss šajā dzīvē kaut ko maksā. Vai ne? Tad, es domāju, es stāvēšu uz savām kājām, es pat esmu tikpat gudra, ja, un tikpat spējīga, lai to izdarītu. Tas bet te man ir piebildīgās. Piemēram, man tā sajūta par šo vārdu ir ļoti mainījusies. Piemēram, par kuru tieši? Par to vārdu, ka tev ir brīvība, ja tu esi uzņēmējs. Jā, okay. Es pat neteiktu, ka tā ir. Man, piemēram, tāpat ir dzelžaina sajūta, ka man jābūt laikā darbā. Es zinu, mēs esam runājuši, tas varbūt bloks galvā, ka es nevaru. Kad jābūt ir konkrēti darbā laikā, jāiet prom no darba, ne ātrāk kā. Labi, cikos tu esi darbā? Pirms 9 vienmēr. Un cikos tu aizēji no darba? Tā kā šodien 4:30. Bet vidēji 5:36. Un tad es, pirms vēl vakarā kaut ko daru ar kompi. Un tā, bet es jau šeit gribēju piebilst to, kad, piemēram, kāda mani sajūta ir tāda, ka galā tas viss bullshits, ka kaut kāds nav kaut kas izdarīts, un kas, zin kā, pakalpojumu sfērā tas ir regulāri. Kaut ko neizdara, kaut kas nav kaut ko perfekti nebija, un tad viss tas sūdzības bieži vien nonāk līdz manī. Un tad tu esi par visu atbildīgs. Tagad tu esi vienkārši darba ņēmējs, tu dari savu lietu, un pieņemsim, es būtu darba ņēmējs, tur, nezinu, laižu jūsu kampaņas. Viss, es sešu prom, viss atšķies. Uzrakst man rīt atbildēšu, viss. Man liekas, tā ir brīvība. Šis nav tas. Zini, kāda brīvība? Nepareizi arī izteicos. Es gribu papildināt, zini, kur ir brīvība? Brīvība nevis tādā, ka tu esi atbildības uzņēmējs, bet brīvība tajā, ka tu vari brīvi realizēt savas idejas. Jo tev šodien ienāca prātā ideja, vai es šodien gribu sataisīt to, un es realizēju. Tev nav ne ar vienu jāiet un jāsaskaņo, ja? Vai tu to drīkst vai nē. Jo korporatīvā vide tevi nospiež. Tev principā ir jādara tas, kāds ir tās korporācijas stratēģijas mērķis, un tev tajā brīvības vairāk domāju tajā. Tu kā Inga domā? Jā, es arī papildot tas, ko tu teici, es tā arī domāju. Ja? Jo patiesībā tagad es vairāk strādāju nekā, kad es biju algots darbinieks. Ja tu neizdari, tad viss uz tevi. Jā, viss uz mani, un tu tāpat tu vari naktī strādāt, tu vari sestdien, svētdien strādāt, bet tur ir garša cita. Tā kā saka, taste of life, ja? Vai taste of visu to, ko tu dari, ja? Un tie kāpumi un tās lejas ir daudz
daudz spilgtāk nekā, kad tu esi darba ņēmējs parastais. Ja? Tad tev viss tā kā flat. Ja? Tāpat tu tur cepies, ņemies, bet tas ir pilnīgi atšķirīgi. Nekā, kad tu esi tiešām uzņēmējs, ja? Tad tu piedzīvo to augšu, ja? Tad tu reāli saproti, jā, ja tu būtu darba ņēmējs, tu to nepiedzīvotu. Ja? Bet tagad man ir iespēja piedzīvot to dzīvi visās tās krāsās. Es nezinu, kas vēl tālāk būs, ja? Bet ir reāli, ir dzīves garš cita. Interesanti. Un par tām idejām baigi jāpiesargās. Ko es arī atskatoties atpakaļ, ja es nevienu ideju nebūtu realizējis, jau es domāju, būtu labāk. Tas ir katru reizi, kad tu jaunu ideju realizēsi, lai kaut kāds drops notiek. Ja zini, ka vienkārši nav fokus, kaut kur vēl aiziet uzmanību, kaut ko tu vēl dari, tu mēģini žonglēt. Nika, tā ir pieredze, ko tu gūsti realizējot tās idejas. Tā ir pieredze īstenībā. Jā, un iespējams, to pēc tam nākotnē tas riktīgi atspēlējās. Un ja ir kāda kļūda, tu vienkārši par to samaksā mācību stundu. Jā, ar laiku neģibe naudu. Klausies, mēs ar tevi esam pazīstami, mēs tevi pazīstam no 2019. gada, patiesībā, kad tu sāki savu NG Media tā laika uzņēmums saucās. Tur es iemācījos, kā vajag palaist metētas reklāmas, un tas īstenībā man palīdz vēl joprojām arī šajā post-finance biznesā. Es to daru, jo mēs vienkārši vēl nevaram atļauties tur atsevišķu cilvēku, kas to darīs, ja. Un īstenībā baigi cool, man daudz īstenībā palīdzēja no tā tava kursa, kas toreiz vēl bija skolā, klausījos tevi YouTube'ā, riktīgi super, un patiesībā mēs toreiz, es klausījos vienu tavu video, tu tur bija apkopojis top pelnošākās biznesa idejas Amerikā, un viena no tām bija dārzniecība, un kad domāju, es noklausos to video, es saku, mums ir jāpamēģina, mums šitas ir jāpamēģina, mēs no dārzniecības neko nezinājām, mēs vienkārši palaidām reklāmas, un ko mēs redzējām? Nenormāli daudz pieteikumu. Es saku, mēs viens pieteikums maksāja kaut 4 eiro tajā laikā. Man likās, tur ir bizīts. Es Ingai saku, vai meklējam dārznieku, tur ir bizīts. Un patiesībā, pateicoties tam tavam video, mēs palaidām dārzniecības biznesu, kas 2 gadus vai 3 mums nostrādāja. Un mēs paralēli strādājām algotos darbus un paralēli mēs veicām dārzniecību. Tur bija darbinieks, bet mēs paši arī strādājām tajā visā. Tā, lai papildinātu 5 dienas mēs strādājām. Es strādāju banku sektorā, Santa arī. Sestdien, svētdien mēs pat dārziem mācījām. Reāli. Mēs paņēmām lāpstas. Tas ir labs saidhasls. Tas ir reāls saidhasls ar sviedriem. Un zini, kas ir man visi pazīstamie, kuri zināja to, viņi saka, Santa, kas tev dzīvē kaiš? Kas tev, tu priekš kam ar lāpstu pa darba vai brīvdienās brauc pa citu dārziem, ja? Es saku, man kaut kas ir, ja? Un auto mums bija tāda bulka. Tajā mēs braucām. Bulkuvāģis, jā. Un 2 džusītas sēž tajā bulkuvāģī un brauc vienkārši skats par rubli reāli, par rubli. Bet tur mēs sagaršojām vispār to biznesu, kā pelnās nauda, cik viegli vai grūti. Bet, Nik, pastāsti, tu sāki NG Media. Tev, es saprotu, tu aizgāji prom, nopelnīji 1,000, aizgāji prom, kas tālāk? Kad tu pieņēmi pirmo darbinieku? Es pieņēmu pirmo darbinieku, man liekas, 19. gadā. Tas bija tāds puisis vārdā Artūrs, un es viņu tas viss notika ļoti organiski. Es aizbraucu saldu uz kādu konferenci, bija par kaut kādu, man liekas, mārketingu, kaut ko tur stāstīja, runāja, vai krūta. Viņš tur arī bija kā klausītājs, viņš tāds pienāk, es gribu pie tev strādāt. Es tāds, labi. Man nezinu, ko viņš darīs, bet viņš tāds labi, kaut ko darām, darām. Un viņš tad sāka kaut ko darīt, es tad domāju, ko viņš varētu darīt? Viņš varētu darīt to, kas ir, lielāks man leverage būtu, es vadu tikšanās, seloju, tā kā pārdodu, un tam vajag cilvēks palīdz tiem klientiem. Un tad viņš tur varēja sākt darīt. Viņš tur arī sāk, un tā mēs tur čupinājāmies kaut kādiem 8-10 tūkstošiem mēnesī, tad mēs bijām 2, un tā arī mēs tur darījām, un viņš visu tur palīdzēja, ļoti krūta, un tad jau pēc tam tā arī kaut kā vēl meklējām, vēl, un tad jau tur rušinājāmies, un jau tur tikām līdz 10 kolēģiem. Un, kaut kā tāds pirmais bija tik dabīgi, vispār pat nemeklēju, pat nedomāju. Jo visu laiku iepriekš bija tā, es pats reklamēju, pats pārdodu, pats daru to darbu. Tā kā tipiskais, I guess, freelancer variants, vai, kur tu ar savu darbiņu kaut ko tur sadari. Protams, ja es tagad sāku no jauna, es varbūt uzreiz jau tur atrastu cilvēku, varbūt ar viņu vienotos kā. Es vienotos par katru klientu, ko mēs kopā strādāsim, tu saņem X. Nevis fiksētu algu, tas ļoti vienkārši. Tā, jebkurš tā tur izdarīt. Kā? Jebko. Bet tu Artūram maksāji fiksētu algu?
Kāda bija pirmā alga, ko tu neatceros, samaksāji? bet man liekas, ka jā. Mēs bijām kaut ko vienojuši par kaut kādu summu, bet es precīzi godīgi neatceros. Bet jā, man liekas, man nebija tāds tā kā uzreiz par to. Bet ja es tagad sāktu darīt uzreiz tā, kāpēc? Tas ļoti maz risks, tā nav risks nekāds. Jā, tieši tā. Jā. Un viņam lielāka motivācija. Jā, kā viņš arī interesēs. Vairāk klientu, vairāk tas, ok, man būs vairāk ar naudu. Okay. Bet, protams, redz, tas, ko es tagad esmu novērojis, iedošu mazu side story. Restīvi, pēdējos 2 gadus es ieguldu lielas finanses un arī enerģiju attīstot CRM produktu. Un tajā CRM produktā vēsturiski bijuši 2 cilvēki, kas viņu attīsta. Pašā sākumā tā bija aģentūra, pēc tam aģentūra vairs nav. Tagad ir reāli 2 cilvēki, kas reāli strādā, kuriem es maksāju algas, naudu, un man tās izmaksas tur bija tā, ka 2, 3, 4 tūkstoši mēnesī vairāk nekā ienākumu. Es tā kā lieku no saviem iekrājumiem vai no citu uzņēmumu, lai tur spētu samaksāt algas. Un tad notika tas, ko es tagad teicu. Ja? Kas notika? Piemēram, es sapratu, es nevaru to atļauties, viņš nav varianti. Ja? Jāgriež nost viss. Mēs nogriezām, ar visiem satikāmies, 2 kolēģiem, no visiem, bet 2 kolēģiem satikāmies. Klau, daram tā, es tagad nevaru jums samaksāt, vienkārši nav kā. Mēs esam darīt tā, reku ir ienākumi, reku ir izdevumi, un tad visu dalām 3 daļās. Okay. Viņš ir ienākums un izdevumi kādi. Kādi software, serveris, UTT, ja tas ir CRM, tas ir software produkts. Baigi maz izdevumi. Un tad viņa algas 3 daļās. Un kas notiek? Notiek, kas pēkšņi viņiem ir 3 reizes mazāk ienākumu personīgi. Pirmos 2 mēnešus ir ok, 3. mēs ir viss. Beidzam. Nav. Nav. Un arī, kas notiek tajā periodā, vismaz manā pieredzē, kas notika, kā efforts zuda. Viņš vairs nestrādā. Un man arī bišķiņi jau sāk neērti palikt būt tādam ļaunam. Uzstājīgam. Es negribu ļaunam, bet uzstājīgam. Zini, kur ir? Zini? Bet klausies, tev viņi bija pārdevēji? Nē, viņi software developeri. Okay. Jā, tur uzreiz viņam, tu zini, kā man strādā. Viņš var saņemt naudu X citur, man tas ir skills. Un tad, redz, tas ir tāds labs, nav labs stāsts, bet tas ir stāsts par situāciju. Un mana kļūda daudz ātrāk nedomāt, kā izdarīt, lai tas uzņēmums var pats saģenēt tik daudz naudu, lai tas par izdzīvotu. Un B, ātrāk neatrast iespējas, kā to izdarīt. Jo, piemēram, mēs atradām iespēju, mēs pamēģināsim tagad būt tādā apsumo, varbūt zinat. Nē. Apsumo. Nē, es zinu apsumo, jā. Jā, tā ir tāda liela platforma, kur tu vari nopirkt software par ļoti izdevīgu naudu. Mēs tur pieteicāmies, viņi mūs izvērtē, viņiem mēs patīkam, viņi mums pasaka, jā, mēs tādu, ka jūsu produktu nesen tikko uztaisījām 300,000 vienam līdzīgam uzņēmumam. Ja viņi tādi, jā, cik mums būs pirkumi, kā 10,000 pirkumu būs uzreiz, vai šidā. Super. Jā, man tāds. Jā. Un man tur 50 aktīvi klienti tam produktam. Okay. Pastāst par to CRM produktu, ko viņš atrisina. Viņš ir kā CRM produkts. Es viņu taisīju, varbūt negribās jau sev padarīt, ka sliktas lēmumu pieņem, bet man laikam viņš nav ideāli lēmums. Bet es maksāju CRM-iem pats kā biznesa 1000 līdz 2000 mēnesī. Un man kaut kādas lietas neapmienāja, un man visu laiku besīgi pienāk klāt jauni cilvēki, visu laiku jāmaksā vairāk. Es gribēju uztaisīt risinājumu, kur tas nav tā. Bet tu vari maksāt vienkārši vienu maksu, līdzīgi kā Basecamp vai citi software produkti, kur tev viss tas pats rezultāts, viss tas pats ir, jo tur galā īsti nav par ko tu maksā tā. Tā kā tur nav nekas tāds, kāpēc tev vajadzētu par kādu lietotāju baigi vairāk maksāt. Tā vispār nav. Un mēs uztaisījām citu pricing modeli, cenojumu modeli, un viņu palaidām. Un no sākuma viss forši, un arī tagad mēs paši lietojam savu produktu. Mums ir 50 aktīvi klienti, kas arī visu laiku jau lieto, un kam patīk, apmierina, arī maksā. Un tas ir krūta, bet ir problēma mums vairāk klientus dabūt. Un kāda tā problēma? Mums pārāk grūti vai dārgi ir dabūt klientu pret to, cik ilgu laiku viņš atnesīs apkārt naudu. Tur tā mēneša maksa ir vai nu 50 eiro mēnesī, vai 200 eiro mēnesī, atkarībā no kuru plānu ņem. Un tad mums tagad tāds, un mēs arī cenojumu pamainījām. Iepriekš vispār bija 50 eiro mēnesī visiem plāniem, tad mēs uztaisījām 2 plānus, ka ir 50 eiro un 200 eiro. Vienīgi atšķirība, cik daudz lietotāju tur būtu. 200 eiro unlimited. Bet tu zini, cik tev vajag lietotājs vai cik ilgu laiku, lai tu atpelnītu to? Jā, protams, ka zinu. Jā, cik tas ir? 200. 200 lietotājs? Jā, lai būtu viņš tādā 70 mēnesī monthly recurring revenue. Bet tā problēma tam biznesam, zini kāda, ko es tagad atskatoties redzu, tur izcina problēma, kas jau ir atrisināta. Tāpēc, ka es esmu visādās grupās, kur ir šie venture fundi, kur es redzu citas lietas, kā piemēram Sintra vai kāds bija otrais, tādi visādi software, tādi AI first
produkti, kur vienkārši 8 mēnešos tur 500,000 monthly recurring revenue vai tur. Un tas viss growth ir kāpēc tur izsina jauna problēma, B, tu vari uztaisīt ļoti skaidru acquisition kanālu. Es teiktu, ka tur ļoti skaidri dabūt klientus. Un kā viņi visi dabūt klientus, šīs Sintras, Lovable, visu te. Direct response marketing. Vienkārši ēdi ļoti daudz. Viņiem maksas, lai iegūtu klienti no $30 līdz $150. Un viss. Un viņi zina, ka viņiem ir lifetime values no klienta vai lifetime gross profits ir lielāks un viss vienkārši mauc iekšā. Viņiem arī ir piķis tam, lai viņi varētu. Ne visiem. Ir ļoti daudz arī bootstrap. Kā viņi taču ir piesaistījuši? Ir ļoti daudz bootstrap, kas ir ar savu iekšējo kapitālu, jo tur jau arī nevajag kapitālu. Tur var izdarīt tādu oferi, kur viņš samaksā to naudu un ir ok. Okay. Un tas ir tas, ka tu centies risināt jauna veida problēmu vai arī problēmu, kur vēl nav atrisināta. Jo es tāds ļoti naivi skatoties, gribēju risināt. Es joprojām gribu. Man nav tā, ka pazudus tā vēlme. Vienkārši man arī jādomā tam manam produktam, kas ir tas unikālais, varbūt nianses, ko var pielikt klāt, kaut kā savādāk to risināt. Un ko mēs tagad darām? Mēs liekam klāt, kad varēs to ar to Cloud Code, ChatGPT vai Gemini vienkārši runāt ar savu CRM. Mēs varam uztaisīt, ka viņam vienkārši iekšā visu var runāt. Ka viņš vienkārši spēj izpildīt funkciju no chat interface vai, kad pieslēdz kaut kā to savu API un tu var runāt. Un viņš var izdarīt kaut ko. Un tagad tev, principā, tie 2 darbinieki ir aizgājuši? Nē, nav. Aizgājis. Viens aizgājis? Bet kāda vispār tev ir pieredze, atskatoties tagad jau cik tu gadus, 6 gadus pieredze komandu veidošanā? Kas ir knifi, ko tu atziņas par komandu veidošanu? Jā, Jo es zinu, starp citu, piebilstot, kad es daudzus redzu, īstenībā tu atlasīja pārdošanas speciālistus, kuri pēc tam attiecīgi skatos jau strādā paši uz sevi. Jā, tas ir ļoti daudz. Kā tu tiec ar to galā? 8 kolēģi varētu būt tādi, kas bijuši un tad savus. Zini kā, man liekas, tas, ko es esmu pamanījis, ko es varu pateikt visiem, visi skatīsies tavu efortu un pēc tā rīkosies. Ko es esmu novērtējis? Vismaz manā pieredzē, es nezinu, es vēl nevaru tā pateikt, pastāstīt, es tur aizbraucu prom, neesmu ofisā, tur krūta, viss zēbīs, viss notiek, tur vēl labāk. Nav tā. Vismaz manā gadījumā tā nav. Tas, ko es sapratu, ka tev pašam jābūt kā ļoti labam piemēram, no kā modelēt, un tad pārējie to redz un arī strādās cītīgi. Un tas nenozīmē, ka tu kā baigais boss te visu deleģēšu, neko nedarīšu, un tad pēkšņi biznesa baigi augs. Manā pieredzē un arī maniem klientiem pārsvarā tā reti, kad ir, vai vispār nekad nav. Tā kā tev vienkārši jāsaka darīt nākšanas lietas. Un ko es vēl esmu pamanījis, kad šito te enerģijas un vidi uzturēt ļoti svarīgi ir labu. Viena no manām tādām mindset lietām ir, kaut vai apstākļi ir sūdīgi vai nav par ko priecāties, tāpat saglabāt tādu varbūt optimismu, tādu, nezinu, būt kaut kādā veidā entuziastiskam par to, kas notiek, un censties to iedot pārējiem. Jo, piemēram, mums arī tagad pārdošanas rezultāti tur nav labi, un tad visiem best, tāds ir tāda enerģija, enerģija pavalkās. Jā, un tad tu visu laiku jākurbulē, un ko tas nozīmē kurbulēt? Praktisks piemērs. 9 sapulces, visu laiku to darīt, ieteikt sapulcēs kaut kādas lietas, ko darīt, lai visiem ir more fun, kā piemēram, mums ir kaut kāds tur gongs, uzsist, sarunāt tikšanos, uzsit, noslēdz darījumu, uzsit, nezinu, izpildīt savu nedēļas mērķi, uzsit, izpildīt dienas mērķi, uzsit. Vēl arī, ko mēs darām katru dienu WhatsAppā. Katru dienu WhatsAppā visi pierakstā, kas ir uzdevumi, ko viņi plāno sasniegt. Šodien? Katru dienu. Katru dienu no rīta? Jā, katru dienu, redzi. Katru dienu, šodien, piemēram. Un tā, katru dienu WhatsAppā pa visiem kolēģiem, kas tajā pārdošanas komandā ir, visi ieraksta, kas būs. Un tad dienas beigās vai nākšu dienā es laiku saku, vai kā ar to mērķi, kas izdarīts, kas nav izdarīts. Tas SS nozīmē tikšanās sarunāt. Tas ir tas. Vienkārši. Tas ir vēl viena tāda praktiska lieta. Nākušā lieta. Kādu dienu ir tāda mini-spēles, mēs saucam par cash bonuses. Piemēram, kurš sarunājas vairāk tikšanās, tam ir €50 bonus. Kuram notika tikšanās svētā dienā, tam arī bonus. Un kādu dienu? Un tu visu laiku redzi, un visu laiku seko līdzi. Tas ir tāds incentivizo kaut kādas lietas. Un mēs šādas lietas esam ieviesuši ne tikai pārdošanā, bet arī citos departamentos. Tur arī citi KPI, bet tā ir tāda praktiska lieta, ko tur izdarīt, lai būtu tāds, ka bišķiņ vairāk kaut kāds, more fun, I guess more fun. Un vēl man patika ideja, ka cilvēki nepamet darba vietas, viņi pamet darba līderus. Kad es eju prom no darba, ne jau tāpēc, ka man tas uzņēmums nepatīk, bet tāpēc, ka tas līderis vienkārši ir vai no lohs, vai viņš pats neaug, vai arī kaut kādā veidā man ir sajūta, ka man nav no viņa kā mācīties. Un tas arī ļoti daudz ietekmē. Jo nevienmēr tas atalgojums uzņēmumos ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēks ir tur, kur viņš ir.
viņam arī bieži vien tas tieši līderis, vai viņš tiešām es mācos, un man ir tā kā, ka man ir, kad es redzu progresu. Jo man daudz kolēģi zājuši prom, ir tādi, bet Nika, man jau tāds, es daru to, ko es darīju vairākus gadus, un es nejūtu izaugsmi. Un tāpēc viņš iet prom. Ne jau tāpēc, ka viņš tur kaut kur sāk pāc, viņš tāds iemesls man ir tādi bijuši vairāk keisi. Bet, Nika, tu pats šobrīd sēlo aktīvi? Šonadēļ, jā. Pagājušos 6 mēnešus pilnībā ne. Šonadēļ, jā. Un, es pats tiekos ar klientiem. Jā, tu pats tiek, tu arī zvani viņiem pats? Nē, šonadēļ es tikai tiekos. Tev sarunā tikšanās, jā. Jā, bet es iepriekš, protams, nē, un arī tā, ka mums bija ļoti labi rezultāts, to nedarīju, bet tagad, diemžēl, tāda situācija, ka es daru. Ok. Un, bet pastāsti par to sajūtu, un pieņemsim to darbinieks aiziet, un tu redzi, ka viņš, principā, konkurē ar tevi tagad. Nekas, es priecīgs par to. Iekšēji tev... Jā, tas jau, tas ir ļoti labi. Cilvēks attīstās, dara lietas. Man ir laika pārliecība, ka Bļāns ir 7 miljardi iedzīvotāji, ir tik liels, tik daudz iespējas, tik daudz valstis, pasaules. Cilvēki runā angliski, vispār 4 miljardi cilvēku runā angliski. Vienkārši nebūt tādā mindsetā, ka kaut kas man pietrūks, tāpēc, ka tagad mans kolēģis, kas ir viens cilvēks vai 10 cilvēki, kas arī, kas tas ir 10 cilvēki, tā ir pēkšņi, man tur visu sapisīs, tur nevarēšu kaut ko izdarīt. Tas ir pilnīgi muļķības. Es tā skatos uz to. Un es esmu priecīgs par cilvēku. Tāpēc, ka zinu, ko es zinu, ka tie cilvēki, vismaz es tā domāju, ir ļoti pateicīgi man, kad es viņiem kaut ko parādīju. Ja mūsu uzņēmums ir tik caurspīdīgs, mēs tur visu kaut ko rādam, tur čīsta visu. Tagad es mūsu uzņēmumā strādāju, 2 mēnešus, tu visu kaut ko redzi, tu saproti, šitas tā, tas tā, mārketings tāds, tāds. Mums kaut kā viss ir vienā vietā salikts, tāpēc tas tā ļoti uztaisīts tā savādāk. Varbūt tas nav labi, es nezinu, varbūt tā ir tāda apsildies, varbūt tas nav labi, zini. Bet par ko tu domāji, ka viss ir atklāts? Kā vienkārši visi dati, viss ir redzams. Mums ir tāds viens dashboards vai viens sheets, kur ir vienkārši viss. Un tur ir pa mēnešiem, tur ir pa nedēļām, tur ir pa dienām. Tur tikai viss, tur redz visu mārketingu, cik nāk līdzi, cik maksā līdzi, kuros kanālos nāk līdzi, cik daudz līdzi, cik mēs darām sociālas mediju kontu, satura, cik skatījumu, cik kliku, visu tur redz. Cik tikšanās, vienkārši visu. Pa valstīm, tur ir tāds žols, ka tā kā visu redz. Varbūt tas arī nav savā ziņā labi, jo tas tāds, varbūt rada šo te vairāk konkurenci man kaut kādā veidā nākotnē. Jā, tā ir ļoti vērtīga pieredze tieši tas, kur viņi iziet to pieredzi skolu. Protams. Bet otra lieta, man liekas, kas ir ļoti arī svarīga, tu jau arī ņem darbā darbiniekus, es pieļauju domu, kas ir high achiever reāli. Tev ir vajadzīgi tādi. Zini kā, jā, bet, protams, es gribu tādus, nāciet vairāk. Nāk arī ļoti daudz cilvēku vienkārši, kad nav vispār pieredzi. Vienkārši viņš kaut kādā veidā labs karakters, labas liekas, viņiem ir šitie soft skilli. Tu redz arī potenciālu. Jā, let's go, daram. Pēc kā tu atlasi, kas ir labs pārdevējs? Labs pārdevējs. Manā gadījumā nepārāk vecs sevišķi tā. Es ļoti daudz mēģināju. Kas ir pārāk vecs? 45 plus ir pārāk vecs. Mūsu industrijā toši tur reāli. Neviens case man nav bijis, ka tas reāli der. Es nezinu. Bet es pamēģināju paņemt. Jā, protams. Okay. Tas bija 50 gadīgi, vēl vairāk. Un tu boigi eksperti. Kaut kā viņi vienkārši nav enerģija. Bremzē, ja? Vai nav enerģija, vai viņi tā kā kaut kā baigi grūti viņiem adaptēties, ir tirgot kaut ko, kas ir kaut kas digitāls. Daudziem nav to darījuši. Bet jā, ko es esmu novērojis, kas palīdz labs pārdevējs. Okay. Spēju domāt un spēju saprast, tā kā es iedod feedback, lai viņš to izmaina. Ko es daru vienmēr intervijās? Pamēģinu uztaisīt roleplay. Tu man te pārdod telefonu glāzi, viņš kaut ko padara, pasaka, es stop. Nākšais daru šitā. Uzreiz vēlreiz. Un es uzreiz skatos, vai viņš var vai nevar. Un jau nevar uz to precīzi. Kāpēc nevar atkārtot to, ko tu teici? Izdarīt vēlreiz. Tā kā es gribu saprast, vai viņš saprot, vai viņam iedod feedback, un viņš pamēģinās savādāk izdarīt to lietu. Tas ir viens. Un otrā lieta, mēs meklējam cilvēkus, kam varbūt uzreiz ir sapratne par to, kas ir konsultīvā pārdošana. Mums kaut kā baigi daudz ir nākuši tie cilvēki, kas strādā veikalos, RD Electronics, visos šos veikalos. Un viņiem visiem kaut kā baigi tas selling styles ir uzspiešana. Šis krūtākais telefons, tur labākais grib tā telefonu. Mums vajag tas approach, ko jūs meklējat, kādu telefonu jūs vēlaties, kāpēc jums vajag telefonu, kādam no mērķiem jūs gribat telefonu. Tā kā izzināt bišķi un tā ir tā konsultīvā pārdošana. Tas ir tāds viens. Otrais, protams, ir varbūt ideālā gadījumā viņam pieredze pārdošanā. Un tad trešais, ko soft skill, kā komunicē. Un te ir interesanti nianses, ko es varu pateikt. Manā industrijā, kas ir digitāls marketings, online pārdošana, tikšanās online. Ārzemēs tu vari dabūt top talantu šitā. Kāpēc? Tas ir tirgus. Tur vienkārši cilvēki
jūra, kas ir izgājuši kursus par 5,000, par 10,000, kur paši investējuši naudu ārzemēs. Ja? Latvijā tev atnāk jebkurš cilvēks. Es nezinu, no 1000, varbūt viens ir ieguldījis pārdošanas apmācībās. Varbūt viens. Ja? Es nepārstu, bet tiešām nav. Ļoti retums tas ir. Retums. Kurš fiziski naudu ir investējis. Varbūt ir kāds, mans uzņēmums maksāja par mani, lai es mācos. Tas ir cits, jā. Tas ir cits. Bet tā kā pats ārzemēs, tas ir šitā, tā kā jūra. Vienīgais, ko tev vajag, tev vajadzīgs ir piedāvājums, kas ir vismaz 3 un uz augšu 1000, un tev vajag spēju viņiem piepildīt kalendāru. Tad, tā kā šitā var dabūt pārdevējs. Cik pārdevējs tagad gribētu pie tevis strādāt, cik tu man maksātu? Kāda ir? Mums ir tagad vairāki varianti. Mums ir tur setera pozīcija, kas tikai runā tikšanās. Tur ir sākot no 850 uz augšu. Tad ir pārdevējs, kas tikai tiekās. Tur ir no 1000 uz augšu, kā bāzi. Un tad ir hibrīds, kas mums ir jauna ideja, ko mēs mēģinām, kas ir cilvēks. Tu pats sarunā, pats vadi, pats noklod. Pats izdara visu. Jā, tas man liekas visloģiskāk. Bet tā mums tas vispār nestrādā. Tas tik interesanti. Mēs vēl mēģinām jau 3 mēnešus to bīdīt šo variantu. Mēs gribam, lai viņš strādā. Tas ir tāds, cilvēkam patīk. Es nezinu, mēs baigi ievērēsim, ka cilvēkiem jau... Trastu veido uzreiz. Ne? Arī trastu, bet baigi nogurst. Tā kā es pamanīju, man liela rotācija, tāpēc, ka, domāju, tu 2-3 gadus no vietas tikai tu dari runā tikšanās. Un tu runā visu laiku vienu to pašu. Un tur nekas nemainās, jā? Tu čisti nekas nemainās. Nogurst. Vai arī tie cilvēki, kas vada tikai tikšanās, tas laikam tas pats. Tā lieta ir līdzīga. Tur neatšķirās. Zini? Un mums arī pārdevējiem, lai saprotat, citreiz ir mēnesī no 50 līdz 120 tikšanās. Notikuši. Neko savu. Jā, tas nav daudz īstenībā, bet tas ir kā fiziski notikušas, online. Reāli ieradies cilvēks, un to viņi runā par lietu, kas tipiski ilgst 40 minūtes vai stundu. Jā? Un nogurst. Un tāpēc tas hibrīds ir jauna interesanta lieta. Bet tur mēs esam uztaisījuši tā, ka tur ir trepe. Tur ir no 35% komisija līdz pat 60% augstiem kontaktiem un no 15% komisija līdz 40% siltiem kontaktiem. Okay. Atkarīgs no tā apgrozījuma, ko tu ietrigo. Un tur ir tā uztaisīts. Okay. Un tur vispār nav nekāda bāzes alga. Tur vienkārši ir garantētais minimums. Cik ir garantētais minimums? Man liekas, 850. Bruto? Jā, bruto. Nekas nav neto. Ļoti mazas algas. Un viegli ir atrast pārdevējs? Vienkārši, kas strādās, jā. Atrast ļoti pieredzējušu krūtu nav viegli. Bet atrast, kas vienkārši strādās, jā, tur vispār nav problēma. Okay. Ja tev vajadzētu 20 cilvēkus, kas strādāt, mēs varētu viņus 2 nedēļās dabūt stabili. Kas jau sāk strādāt. Stabili. Un kur ir labākie pārdevēji, sievietes vai vīrieši? Man nav uzņēmumā vīrieši. Vīrieši, jā? Man nav uzņēmumā, jā. Man ir bijušas dāmas, kas tirgo. Jā. Bet tāpat nav pārspējuši džeks. Un nav pārspējuši džeks arī, gan absolūtos cipros, gan arī procentuālos, konversiju vai tādos cipros. Okay, bet klienti jūs ir pārsvarā vīrieši? Pārsvarā vīrieši, jā. Okay. Šobrīd ir tāda niša, kas ir būvniecība. Mēs ļoti specializējamies tieši būvniecībā. Mēs arī, ja piemēram, atnāk kāds klients, kas nav būvniecības nišā, protams, mēs varam arī palīdzēt, iespējams, arī pārdosim, bet mēs savu ļoti tādu marketing effortu liekam tieši būvniecības nišas klientu piesaistībā. Tie ir bruģētāji, celtnieki, jumti, visi šis te. Jā, un arī ārzemēs. Kāpēc tieši šī niša? Viņiem ir lielāks darījums, viņiem nav sakārtota digitālā vide, un viņiem ir... Kaut kā man patīk strādāt viņiem. Normāli cilvēki. Vienkārši. Labi, Nika, pastāsti, ar ko tad Sharpify šobrīd nodarbojas? Kas ir tie produkti, pakalpojumi, ko jūs piedāvājat? Jā, mēs palīdzam, kā jūs teicat, būvniecības industrijas vai pakalpojumu sniedzējiem dabūt klientus. Kā mēs to darām? Google, Meta, TikTok reklāmas, un mēs taisam arī tur pārdošanas lapas, landing page, sales funnels, to visu. Un mēs ieviešam savu produktu CRM. Un viss. Tas, ko mēs darām. Principā 2 produkti. Viņi ir kopā, zini. Mēs bieži vien gribam to CRM, lai viņš lietoja, tad viņam ir labāk, tur infrastruktūra, dati, krūta, interesanti. Ar to CRM mēs arī atšķiramies no citiem digitālā mārketinga kompānijām, tad, kad nevienam nav tāds savs produkts. Bet, principā, ja es gribu kļūt par jūsu klientu, es esmu būvniecības uzņēmums, jūs man sataisat visu digitālo vidi, bet ar klientiem, kas runā, es pats? Jā. Okay. Mēs tavā vietā nepārdodam. Jā. Mēs vienkārši tos klientus vai aizsūtām uz tavu telefonu, ka viņi ir izrādījuši interesi, vai arī viņi tev zvana uzreiz, vai arī viņi nopērk kaut kādu mazo produktu un vienkārši nopirkuši kaut kādu naudu, un tiem ir samaksājuši, vai arī nāk uz kaut kādu atvērtu durdienu.
Piemēram, cilvēks būvē mājas, mums klienti diezgan daudz tādu gālu būvē, arī tur vesels ciems būvē. Tas arī mūsu klients. Nu, viņš visāds ciems būvē, un tad, restīvi, viņiem ir atvērtā durdienas, kur vienkārši cilvēku uz atvērtu durdienu nāk kvantumā. Mēs laižam reklāmas, viņi nāk, būvam, un viņi tur tirgo. Okay. Jā. Bet visus vizuālās materiālus... Visus mēs esam. Jūs visus taisat? Visus. Okay. Visus vizuālās materiālus, tekstus, kampaņas, visās platformās kampaņas, visu. Galvenais, tas uzdevums tikai pārdot. Nu kā? Piezvanīt klientam, sarunāt tikšanos. Bet var izdarīt arī, ka klients tev zvana. Okay. Jā. Un ļoti labi rezultāti. Mums tur ir ļoti labi case study. Ļoti daudz. Un cik tāds pakalpojums maksā? Uzsākšanas maksa no 1000 līdz 3000 un pēc tam 300 līdz 600 eiro mēnesī. Okay. Un tie 300-600 eiro mēnesī, cik liels eforts ir no jūsu puses? Tas ir kampaņu vadība pārsvarā. Okay. Kampaņu vadība, jauni kaut kādas reklāmas, tur nav nekāda jauna pārdošanas, tuneļa taisīšana, nekas tāds. Bet mēs arī tagad, tas, ko mēs interesanti darām, mēs tagad darām tādas tā kā AI automatizācijas, ka katrs līdz saņem personalizēts procesu. Nu, ka katrs līdz klientam, viņš, tā kā klients saņem tādu personalizētu procesu. Ka nevis čau, paldies, ka pieteicies, reku mūsu mājaslapā, bet čau, Pēter, es redzu, ka jūs nodarbojaties ar to. Citu mūsu pakalpojums varētu jums tieši palīdzēt ar šo. Kad tas ir AI personalizēts, viss tā kā tas communication styles after lead, becoming a lead. Ok, es pēc publiskajiem datiem paskatījos Sharpify apgrozījumu, tiesa gan pieejams par 24. gadu. 786,000, no tiem gandrīz 10% ir peļņa, 76,000, 10 darbinieki. Kā ir par 25. gadu? Man liekas, tas pats. Tas pats? Man liekas, tas pats. Jūs sasniedzāt miljonu vai nē? Jo es zinu, ka tev mērķis bija sasniegt miljonu. Jā, bet ne tikai šajā uzņēmumā. Tas ir kopā ar vēl citiem uzņēmumiem. Jā. Bet pagājušajā gadā nebija pat miljonus gadu apgrozījums, bija mazāk. Bet tas bija, kas es to teicu? Tāds mērķis bija. Es zinu, ka tu vienā no podkastiem saki, es gribu sasniegt, kāds ir? 10 miljonu gadā. 10 miljonu gadā? Jā. Okay. Tas ir nekas bet ar šitiem diviem produktiem neko papildus neņemot? Nē, vispār vajag vienu produktu. Ok, bet kurās valstīs tu tagad operē ar šo? Daudz, kur kaut kā grūti pateikt. Mums nav tāds, un īstenībā pat nav sadalījums, bet mums ir 30% ir ārpus Latvijas, kas ir pārsvarā Eiropa, un tad 70% Latvija. Bet tas mainās. Jā, tas mainās. Mums tagad baigi liels fokus ir, teikšu tā, mēs ļoti labi vēsturiski esam spējuši pārdot. Mēs arī tad apvienojam uzņēmumu ar tādu O-marketing kompāniju. Jā, kur divi dibinātāji, tur ir Lauris un Miks, ļoti spējīgi. Viņiem ir ļoti liela gadu pieredze tieši digitālajā marketingā, spējā sasniegt rezultātus caur šo instrumentu. Un mēs sagājām kopā, nekur Niks, baigais pārdevējs, viss notiek, saprot marketingu. Protams, es arī saprotu piegādāt klientiem rezultātu, jo es arī daudz pats to darīju. Es ļoti labi ar to māku un saprotu. Un es arī pats mums kaut kādas lietas daru visu laiku. Un tad mēs apvienojamies ar mērķi uzbūvēt lielāku uzņēmumu, kas ir stabilāks. Jo mans uzņēmums ir vēl bijis vēsturiski. Un tie lecieni bijuši no 160,000 mēnesi, 60 vai arī tur šitā, tur visādi. Bet klausies, es te paskatos rādītājs, nav nemaz tev gada griezumos nav nemaz tev tādi tur lieli lēcieni, kā saka, jo, skaties, 20. gadā tev 300,000, 21. gadā 528, 22. 550, ja es nemaldos, tad 733 un tad 700. Tas varbūt gada griezumā, bet mēneša griezumos ir čista bijis šitā. Reāli es nezinu. Un arī man ir tāda bēdīga lieta. Es katru gadu pierakstu, kā man iet. Tur varbūt nevar redzēt, bet pirmais gads bija kaut 109,000, bet pirmais gads. Bet tu gada griezumā nofiksēji, ja? Jā, gada griezumā. Es kaut kā baigi apsēs biju apgrozījums, kas īstenībā neko neizsaka, bet man tāda filozofija bija. Protams, bišķi. Kaut ko jūs rādat, kaut kāds indikators jau tas ir. Un tam man bija, zini, tā ir. Tev aug. Un tev, man liekas, manā bija 5 vai 4 gadus aug. Un tev izaugsme, zini kāda? 100, 300%. Un tā reāli. Un tā pēdējie divi tādi. Dirsā. Un tu tāds, zini, tāds, kāds gadu. Vienkārši nav tik liela izaugsme. Nē, nav izaugsme, kritums. Jā. Tā kā Tony Robbins mācīja man, viņš tāds ir tikai divi varianti. Vai tu audzi, vai tu krīti. Un es tagad krītu. Nav forši, zini, tāds, reāli, gods vārds, reāli super tīzla sajūta. Ritīgi tīzla sajūta. Tu kādu gadu apņemies, nebūs, tu tur izmainīšies, un nav.
Bet varbūt vajag tos kritienus, zini, kā vajag. Viņam patīk. Tāpēc es sākumā teicu, uzņēmēja darbība ir amerikāņu kalniņi. Tu esi augšā un esi lejā. Bet ir tā, ka visiem ir arī tāda, ka No kuriem? Visiem. Es tur nesaukšu labāk vārdus. Pusmīgi būs zvanīt. Labi, bet klausies, pastāsti par to apvienošanos. Nu, tu visu laiku viens pats esi dibinājis. Zini kā, es jau nebiju visu laiku viens pats. Tur Nebija? varbūt tā nevar redzēt. Nē. Man, tad, kad mums bija tas 300,000 gadā, Jā. mēs apvienojāmies, mums bija 50-50 splits ar tādu Jānu Lielmani, Jā. kas arī dara citu lietu, ja? Nu, to pašu lietu, ko es tieši savā uzņēmumā. Tad mums ar viņu pastrādājām, man liekas, 2 gadus, man liekas, vai 3 gadus. Diezgan forši, ilgi. Tur arī bija līdzīgs sadalījums. Es jau par mārketingu pārdošanu, viņš tur darbs. Bet klausies, 50-50 ir sliktākais sadalījums. Kā jūs lēmumus pieņemat? Jā. Nē, nu, vēsturiski es kaut kā esmu tāds uzstājīgāks. Okay. Vienmēr visur tā ir, es nezinu, es mēģinu, lai nav tā varbūt, ok. Bet jā, tas nebija varbūt labākais. Un tad man bija vēl viens tāds partneris, bet mums bija splits 60-40, bet mums bija vienkārši, nebija nekādu daļu sadalījums, bet vienkārši mums bija profit shares. Nu, tas bija atkal savā. Un tad atkal bija savādāk, mēs mēģinājām tur saintegrēties. Un tad vispār tā partnerība vispār tik jocīgi beidzās man. Man vienkārši atnāk visi kolēģi, un viņi tā visi pasaka. Tā kā pirmo reizi dzīvē man bija tā. Jo viņš vadīja komandu, kur ir kaut 10 cilvēki. Viņi visi atnāk. Mēs iesim prom, ja šis cilvēks būs vadītājs mūsu. Neko savu. Viņi tur stāsta, kāpēc, un tā, un šitā. Un es pat teiktu, es pieļauju kļūdu. Un ko es darīju? Es ļoti reaģēju emocionāli uz tāds pie tā vadītāja. Es tāds vecīt. Bet viņš man, rītīgi labi, tur viss kruta. Čoms, ja? Tur labas, jā, čoms, tur mēs pelnām kopā kaut kādu naudu. Tā kā mēs strādājam cītīgi, viņš ir tā kā pišķotka. Un es tāds vecīt. Bļa, kaut kas jāmaina, rekur. Viss. Tu vairs nebūs vadītājs. Tāpēc, ka reku viss iet. Es jau tā kā tagad atskaties apakaļ, es tā nedarītu. Būtu darīts klau. Ir reku problēma. Kādu gribu viņu risināt? Es pat viņam prasīju. Nevis pats uzteikt. Jo tur bija tā, ka es baigi žosk, davai šitā. Un viss. Un tad bija debīli. Tad, ja es to departamentu sāku vadīt, viņš tikai pārdeva, tur negāja rezultāti. Un tad es tā bišķiņ darīju tā, pasties, tu pat nevar pats, tā neforši to. Es tā neforši izturējos arī. Protams, viņš arī tur neforši izturējās, bet tas bija tā ļoti saspīlēta situācija. Un tāda man bija bijusi vēl partnerība. Un tad tagad mēs sagājām kopā ar to marketings, man liekas, janvārī. Jā, šogad, bet kurš kuru atrada vai kurš kuru uzrunāja? Es viņu zināju jau rītīgi sen, jo viņi bija nākuši pie mums uz pārdošanas tikšanām kaut kāds 2 reizes. Viņi nāca pie mums uz tikšanos, lai dabūtu klientus. Nopietni. Jā. Tas tā kā, mēs tur rītīgi eksperti esam tajā tēmā. Lai saprotu, mēs digitālā mārketingā, kas tirgo, mēs esam labi. Ir arī daži varbūt labāk, bet mēs daudz mākam pārdot, arī ne Latvijā. Kad tiešām mēs mākam noslēgt darījumus. Un tad mēs apvienojamies, ar mērķi, mēs gribam ko? Mēs gribam stabilu klientu bāzi, kas ar mums strādā visu laiku, gadiem ejot. Labākie tajā industrijā, marketings. Čup. Un tā tas notika. Viņi ko piedāvā to pašu, ko jūs, vai kāds viņam produkts ir? Jā, bet varbūt bez viņiem, protams, nav nekāda tur cerēm, bet viņi digitāla mārketinga kompānija, kas dara digitālā mārketinga lietas. Tur ir līdzīgi, tur nav, tur nav mega atšķirība, ja? Viņi arī varbūt speciālisti tieši uz maksas reklāmām. Mēs ieviešam dažādas pakalpojumus, kā piemēram mājaslapu izstrādīt, tur SEO, Google My Business, Google Maps, viss šis te, bet tas ir tā ekstra pakalpojumi. Bet tas viss ir digitāls mārketings, principā. Tas tāds. Labi, un kā noteikti, pieņemsim, jūs apvienojaties, kāds ieguvums tev vai kaut kāds materiāls ieguvums no tā? Materiāls ieguvums nav. Vai arī ir, bet nav vēl redzams tik dikti. Mums tagad tāds, teikšu tā, neiet tik viegli apvienošanās. Stāsti. Jo baigā problēma bija. Kāda problēma? Es Vīlāns ielā sēžu, baigais naglīs. Šie sēž Upīša ielā, baigai naglī. 2 office. Un atkal, kad kļūdas pieļauj, tagad vienkārši atkal stāst savus kļūdas. Es tāds uzreiz sēžu, domāju, vajag to, kas tiek strādā klienti, lai pie viņiem birža. Es tāds visu rekomandu tur. Komandē. 6-8 cilvēki. Es tāds, jūs davai tur. Viņi visi pretojās. Tā kā, nē, kā mēs iesim prom? Davai. Kroči, tie visi aiziet tur. Tad pēkšņi no viņa komandas, tā kā viņiem office, bet mēs kopā nevarējām būt, jo nav vietas. Daudz cilvēku. Tajā brīdī bija reāli daudz, 30, lai es saprotu. Reāli daudz. Nevar vienā vietā. Tāds office nav tik liels.
Un tad pie viņa, un viņa kompānija aiziet prom cilvēki. Nu, kā vairs nav. Un tad ir vietas. Tad es tāds, nē. Vai visi kopā? Tad, ķipa prikals, es saku, visi kopā. Tad tie vairs negrib. Tur labāk esot, tur labāka lokācija, tur vairāk vietas. Tur arī varbūt nav nīks, kas laika elpo Paklausīņa, jā. Varbūt mierīgāk tā, viņš negrib. Un tagad mums ir tāda, what the fuck, ir office tur, ir cilvēki tur tagad tāds. Bet, klausies, es redzēju, jūs tur 50/50 ir dibināts jauns uzņēmums. 50% tev, 50% viņu kompānijai. Kā tas ir? Nu, pieņemsim, tev ir jau klientu bāze Sharpifyā, ja? Viņiem ir klientu bāze, jūs to visu pārceļat. Visu apvienojam, visu, un tad viss peļņa, apgrozījums, viss iet tajā. Jā, un man arī tajā vecajā firmā vēl ir kaut kāds nodokļu parāds, kurus tur cīnos kā atdot, vienkārši kaut kādas lietas jāpārdod, lai dabūtu tur naudu, lai atdot. Nu jā, viss vienā. Okay. Jā, un, pieņemsim, visas saistības, kas tur, pieņemsim, uzņēmumus. Nu, tur jau nav nekādas beigās saistības mums. Nu, tur... Okay. Bet es pareizi saprotu, ja, kad apvienošana faktiski ir kaut kāds no rīkiem, ja, kad tev, piemēram, neiet vairs tik labi, vai tu tur kaut kā stagnē, tad tu izdomā, ka jāapvienojas, jo tad tu dabū citu jaudu. Nu, zini kā? Nu, kaut kāds iemesls ir. Es neteiktu, ka tas ir kā instruments, ka kaut kas stagnē, bet varbūt arī tā var teikt. Jā. Nu, jo, ja tev viss būtu super, izcili, vai tad tu domātu par apvienošanu? Nedarīt, nē. Jo tas, kā es vienkārši jūtu, kā? Ko tu dabū? Es arī sapratu baigo lietu. Tu gribi 10 miljonu biznesu. Es šo lietu sapratu. Reāli, tas ir interesanti lieta. Es nezinu, vai jūs zināt tādu, vai esat dzirdējuši kādreiz tādu konceptu. Tev varbūt vajag 5 cilvēkus uzņēmumā, kas var uztaisīt miljonu biznesu. Skaties, kas pateicu. Tev vajag 5 cilvēkus, kas varētu uztaisīt vienu paši miljonu gadā biznesu. Bet tev viņus vajag savā uzņēmumā, lai uztaisītu 10 miljonu biznesu. Jā. Un tad es kaut kā šo dzirdēju, un man tāds, točni, varētu būt. Ģipā, es kaut kā nevelku, vai es nespējīgs izvilkt visu, vai es vienkārši, nav man spējas bijuši vēsturiski atrast tik labs cilvēks, kas reāli čistu tur departaments var vadīt, izdarīt, reāli čotka. Jo manā biznesā kas ir? 2 lietas ir. Ir pārdot, un ir darbs ar klientu, viss. Nekas nav. Ļoti vienkāršs uzņēmums. Viņš nav nekas sarežģīts. Bet tas, protams, ir daudz nians, tur nav, tas viss ir. Nav tik vienkārši, bet tas ir tas main butter. Un man doma bija, kur labākie džekas to dara, un tāds arī mums vēl mērķis un plāns ir. Ko apvienosimies, es tā kā fokus uz to, ko es daru labāk, kas ir promote, build audience, build brand, bla, bla, bla. Un viņu uzdevums ir tas. Un, tad, protams, viņiem arī liela klienta bāze bija, viņiem tas uzņēmums apgrozīja... Miljons ar kaut ko, pār miljonam. Jā, bet tur bišķi nevar tā teikt, tur ir arī šis te budžeti iekšā. Mani visi apgrozījumi ir bez nekādiem reklāmu budžetiem. Tur nevar tā, okay. Tur bišķi nians ir, ja? Kā, bet tas tā kā ar mums. Un viņiem arī bija kaut kāds 500 000, tad visi tie klienti, viņiem viss biznes ir tikai no esošiem klientiem, nekāds tur new sales nav. Un tad rekur labs tas kombo, un te mēs skatāmies. Tā varbūt ir tāds bišķis pārmaiņu process, neiet tik raiti, teikšu tā. Un varbūt arī kavē tas, kad ir tie 2 office. Es čist neviena neiesaku, lai ir 2 office, ja jūs apvienojaties. Jo pa lēlām jūs tas sanāk tāpatās nesamiksēties. Vienkārši tur papīri jūs esat, bet katrs dzīvo savu dzīvi. Protams, un tas ir, tagad tas rada bišķi tādu komunikācija problēma, visu komunikāciju caur telefonu vai caur kaut kādu Slacku, WhatsApp, jā, tur tas nav labi. Bet klausies, kā jūs lēmumus pieņemat? Mēs jau laiku tiekamies. Bet, piemēram, jums ir sadalīts vai kaut kāds tur noslēgts shareholder agreements? Jā, es no Matīs Ansies. Vajag līgu, es tur tā vai būs. Tur čota, ka viss pa punktiem. Un tie visi punkti ir tādi, kā vajag, zini. Un kaut gan dažs jau neievēro, dažs jau neievēro. Man bija ritīgi atrakstīts, es varu pateikt, ka es biju atrakstījis. Es esmu atrakstījis nianses, piemēram, par mārketingu. Piemēram, atrakstījis, ka ja ir šāds benchmarks, ka es ieguldu 100 eiro, dabūju 300 apakaļ, ka mēs varam turpināt arvien vairāk kāpināt to, cik mēs tērējam. Ka nav tur nedrīkst tur investēt 20,000 mārketingā. Tur tāda nosacījuma. Vēl es esmu pielicis klāt, kas ir viņiem jādara katru nedēļu. Piemēram, katru nedēļu ir jābūt plānam, ko tu izdarīsi. Un jābūt nedēļas beigās atskaitē par to, ko tu izdarīji. Kas atsako? Es arī biju nesen tajā CrossFit Atēnās, sportoju baigi, tā biju atslātēt pēdējās 2 nedēļas. Bet šonadēļ es vēl apakaļ šārpas, šonadēļ jau viss normāli. Bet redz, kaut kādas lietas atrakstīja. Tad interesanti, reāli mums ir tas agreements, to nedara. Es arī jādomā, kā man tur. Es tā kā es pasaku, to jau daru, mēs jau uz laiku viņiem runājam, sazinamies katru dienu. Tur ir tāds process, bet šis ietiek, ka ir vienā ofisā. Baigā mērķi, ka tur neesi vienā ofisā tāds
kišmišs tāds, zini. Nu, Bet jā. mēs jau, zinām, mums jau ir problēma kāda. Tur ir īres līgumi. Jā. Viņi jau ir pateikuši, protams, ka mēs gribam vienā. Tad mēs tagad, viņi ir jau pateikuši to, un tad mēs tur tūlīt jau samiksēsies. Bet vienkārši tas ir neiet uzreiz. Bet labāk būtu uzreiz, no pieredzes tagad uzreiz tam vajadzēja būt, nevis vēlāk. Bet, pēdējās kaut kādu brīdi jau tu pastrādāji vienīt. Bija viens, vai ne? Kaut kādu brīdi, protams, vai ne? 2 gadus. Jā, un tagad tev atkal tāds, zini, groži, jo viņi jau arī no tevis kaut ko prasa, es domāju, vai ne? Un gaida. Vai ne? Nu, nē. Ok. Es kaut kā baigi čils ir. Es viņiem tur dresēju. Ok. Es esmu ļoti, zinām, es tajā darbā ļoti cenšos būt super caurspīdīgs, un es rādu visu laiku. Es vienkārši visu laiku parādu. Es vienmēr nāku pats ar savu plānu. Es ļoti, orientēts uz tādu produktīvu darbu. Teiksim tā. Es pats zinu, ko es gribu darīt. Es pats parādu, ko es gribu darīt. Ja kāds man saka labi feedback, kas makes sense, un tā kā es pamainīšu, ko es tur daru, es neesmu stulbs. Es redzēšu kaut kādu labāku ceļu, ok, daram tā. Bet es ļoti to visu daru. Tā man kaut kā nav tā, ka viņi man kaut ko mēģina uzspiest, bet es varbūt cenšos viņiem dāt uzspiest kaut kādas lietas. Klausies, bet jūsu strateģiskais mērķis ir 10 miljoni, saprotu? Jā, bet mūsu mērķis ir noturēt klientus, lai viņi visu laiku paliek. Un tad mums ir kaut kādi pāris plāni, kā mēs to gribam realizēt, kā to izdarīt. Mēs paskatījāmies arī, protams, amerikāņu un ārzemju uzņēmumu piemērus, kur to var izdarīt. Un mēs šobrīd esam tādā lēmumā uz virzienu. Es jums varu pastāstīt. Davai. Aģentūra industrijā ir 2 virzieni. Viens virziens ir strādāt ar lieliem klientiem, par lielākiem ikmēneša maksājumiem. Izcils piemērs, mans draugs Antons no Skandīvē. Strādā ar Fortune 5000 kompānijām. Vidējuši darījums tur, 10 līdz 100 tūkstoši. Tāda ikmēneša maksājuma var arī darījumi. Otrs variants ir strādāt ar SMB, ar kuriem es strādāju. Mazie mikro uzņēmumi vai mazie. Tur ir dirsā. Tur ir jābūt ļoti mazai cenai, kas ir no 100 līdz 300 eiro. Jo noturēt klientu tajā cenu lokā pa štuku mēnesī super liels sarežģīti. Reāli sarežģīti. Es to zinu, kas ir. Tas ir dirsā sarežģīti. Un tad mēs tagad bišķiņ tādos lēmumos esam uz kuru. Man sirdī visu laiku runāja par to, ka es gribu daudz, masīvu, lielu apjomu. Bet Tad es zinu, tie ka pēdējie vienkārši apjomam jābūt citam. Jā. Bet vai Latvijā ir tāds apjoms, tas ir viens. Latvijā nav. Tur vajag ārzemes arī, jā. Bet es zinu, ka tu vienmēr kursos vai kurs stāstīji, ka tev ir jāpaceļ tiket cena. Tev ir jāpaceļ tiket cena. Jā. Tas ir labāk nekā, ka tu visu laiku pa zemāku naudu tā kā to dari. Es tagad esmu tādā dilemā, jo man jākal tie, tas ir tāds, tā tīzla lieta. Kad tu varbūt, kad tu vairāk sasniegt to mērķi, tad ir tāds jocīgs lēmums. Jo to, ko es zinu, ka es varu izdarīt, to, ko es tie cipari, ko tu redzēji, to es zinu, ka es varu izdarīt, es māku izdarīt, zinu, kā tur jābūt. Tā. Bet mūsu mērķis, tāpēc šobrīd, kā mēs to darām, vismaz šobrīd ir tā. Mēs pašā sākumā, tas pirmais darījums ir lielāks, viņš ir vai 2, 4, 5, tur saliksēts visas lietas, un pēc tam uzreiz 200, 300, 400 eiro mēnesī. Tad tas tā. Un nav nekāds līgums ar termiņu, viņš ir beztermiņa, cancel anytime, renew anytime, viss tas. Un kā viņi tur sasaistīt tā, lai viņš ar mums paliek, tur ir pāris stratēģijas. Izteiktākā stratēģija digitālā mārketingā ir kāda? Visi reklāmas konti pie mums. Tas ir viens no tādiem, bet ir vēl daudz tādu. Ja? Bet klausies, kāpēc klients aiziet, kāpēc viņš nepaliek? Daudz iemeslu. Mēs uztaisījām tādu anketu. Visiem klientiem mēs zinām, mums pēdējo līdz pagājušā gada oktobrim ir 230 klienti jauni. Un mēs zinām, un ir ļoti interesanti iemesli. Pirmais iemesls - jocīgs. Klients vienkārši pazūd. Okay. Otrais iemesls - klientiem ļoti labi rezultāti, un vairs tev nevajag. Trešais iemesls - klients darīja pats. Ceturtais iemesls - klientam nav nauda, nespēja atpelnīt investīciju, vai arī nav pelnošs tas process. Piektais iemesls - klients neturpinās to, ko uzsāka. Jo mums ir tādi klienti, kas arī tikai uzsāk tagad. Tādi. Tas ir tas mikrobiznes. Tas ir tāds rītīgs mikro. Bet arī SMB jau skaitās, jebkurš uzņēmums zem 10 miljoniem. Vai pat, man liekas, Latvijā zem 10 miljoniem, ārzemēs zem 50 miljoniem. Tas viss mēs esam SMB. Jā, tas viss ir viss SMB. Ārzemēs šīs Latvijā, man liekas, zem 10 miljoniem tu skaities kā mazais uzņēmums. Man liekas, es varbūt kļūdos. Jā, līdz 2 miljonu apgrozījums tu esi mazais. Mikro, un tu esi tā. Jā. Ok, labi, tas ir skaidrs. Par naudu. Par naudu, bet zini, ko es vēl gribēju par nodokļiem? Kā tu, es īstenībā Latvijā daudziem uzņēmumiem, cik mums tur piesakās kredītiem, ir tā problēma nodokļu parāds. Ja? Tur tās
range ir dažādi, bet es pavēroju, tad jā, tam Shopify uzņēmumam bija nodokļu parāds pagājušajā gadā aptuveni ap 30,000. Jā, Tā ir bijusi mazāk. Jā, bet es redzēju, ka tev tur ir grafiks, jūs vienojaties visticamāk par grafiku, atmaksas kaut kādu. Ja? Pastāsti šo pieredzi, kā tu saskāries un kā tu no tā tiki ārā vai vēl tiec. Jā, es cīnos to. Nu kā, man vēl vienreiz tā ir bijis. 2021. gadā man bija uzkrājies 36,000 parāds. Tas bija lielākais parāds manā dzīvē, man likās, tajā brīdī, kas ir bijis man. Ja? Es stāstu, tas ir vidu parāds, ja? Tas tikai vids. Citi parādi man nav bijuši, neesmu tāds baigos ņēmis, bet pastāstīšu, kāda krītas ņēmis, bet interesanti būs. Viņš strādās arī vienmēr ar to, ka tu ceri, ka nākošajā mēnesī būs labāk, bet nav, un tu nevienu neatlaid, tu turpini visu darīt, un tev vienkārši nespēj samaksāt PVN. Viss te parādi, PVN vēl nodoklis, vienkārši tu nespēj samaksāt, tas ir normāli, ja? Tas tur viens rodās, ja? Un tad man bija pirmo reizi tāda sajūta, ka man pēkšņi piezvan. Tas bija šoks man godīgi. Es tā kā ļoti cenšos visu samaksāt, visu gribu čotki izdarīt. Tad man piezvan vienkārši tā džotsku pasaka. Ja tu nesamaksās līdz tā ir dienai, tev vienkārši visu apturēs. Jā, bloķēs. Es biju šokā, ka tā var izdarīt, bet tā var izdarīt. Jā, es izrādos, esmu reģistrējies Salas novadā, kur nav daudz tie uzņēmumi. Tur kā tie PV, tie darbiniekiem vidi, tur čil, tur nav daudz. Bet viņi forši darbi, man visi vidi darbinieki, visi, man nav nekādas pretensijas. Kroči pasaka, man tos, labi, tad mēs sarosījāmies, 6 mēnešos to nodzēsām, bija krūta. Un tagad ir tas pats, man kaut kur pagājušā gada novembrī, novembrī sāka rezultāti kristies. Un kristies, es gribu pateikt, tā kā 3x sliktāk. Kāpēc sliktāk? Nespējām pārdot, nespējām izdarīt kaut kādas lietas, un kaut kas vairs neiet tā kā gāja. Un, es esmu tāds cilvēks, kas man grūti ir kādu atlaist. Es negribu vienu atlaist, tas laikas tāds, bet es teicu, varu atlaist. Jā, es esmu mainījies. Un kad grūti, ka tu negribi atlaist, lai tikai ceri, ka būs, un tu visu laiku atliec, un ko tu nemaksā? Tu jau maksā visiem saviem cilvēkiem, tu maksā visiem piegādātājiem, un es nemaksāju valstī. Es sapratu, man reāli nodokļu eksperts saka, vecīt, ir otrādi jādara. Tu vari nemaksāt piegādātāju, labāk valstī samaksāja. Valsts vienmēr ļoti elastīga, viņi tur ilgi tev ļaus kaut ko nemaksāt. Un tāpēc viņš atkal uzkrājās, atkal tie rezultāti neiet tik labi, un viss, un tā vienkārši jāstrādā. Ko es tur? Tad arī gribu pārdot kaut kādas lietas, pārdošu visticamāk moci, kaut kādas dārgākas rotaslietas, kas man ir. Pārdošu mēģināšu atdot. Man rodas jautājums šeit. Tā ir spriedze, zinām. Protams. Spriedze. Kā tu ar to dīlo vispār? Tu saproti, ka tev tas aug, jā, un tā spriedze ir, un tu meklē risinājumu. Kā tu tiec galā, Nika? Es nezinu, dirsā. Nav patīkami. Reāli nav patīkami. Es nezinu, godu vairs. Nekas jau tur patīkams nav. Es tāpēc cenšos saglabāt optimismu, un es cenšos darīt kaut ko uz priekšu. Bet ir cits dienas, kas nevar neko padarīt. Atceros, man bija kaut kāda viena diena, kad es domāju, ka viss jau tur nomaksājas visu. Ko aprēķini nav pareizi, ko tu vēl 10,000 klāt. Es tāds, bļā. Un tad no rīta man pasaka to, zini. Un tad visu dienu neko nevar izdarīt. Tas sēd bezsēd. Zini, tāds grūti tāds, Bet laikam jau tā jau, kā, tas ir tev jāsamaksāt, nevar nesamaksāt. Man ir nesen bija saruna ar Arturu Dzeni. Viņš teica, kā tu pats esi vainīgs, kā tu nerēķini savus finanses. Tas ir finanšu pratība. Jā. Es laikus finansējumu esmu bijis tā kā blondīna bišķiņ. Tāds viegli prātība. Paļaujos uz grāmatvediem. Uz grāmatvedi viss būs, viss sakārtosies, bet tu pat nesako līdzi. Man arī vēsturiski, lai jūs saprotat, ir, tā kā very funny story. Es tiešām kādreiz nesakoju līdzi. Un ko mēs darījām kādreiz? Mēs visiem sūtam rēķinus. Tie bija 50,000, lai saprotu, ja? Atšķirība, nereāli. Visiem sūta rēķinus. Visiem sūta rēķinus. Pusi nesamaksā. Es tik maksāju nodokļus. Tev jāmaksā par to. PVN tu maksā. Jā. Tie maksā nekad neienāks. Es tikai pēc tam sapratu, ka tā ir. Es tāds, ko? Okay, tad tas ir vispār absurds. Es vispār to nesaprotu. Kā tas var būt, kad tev nesamaksā, bet tev ir jāsamaksā PVN par to. Tas ir es iegrāmatu rēķinu. Jā, tu iegrāmatu. Mēs gudrāk darām, visiem grāmatas rēķins. Jā, bet tas arī man bija tāds, tas bija jau jauns. Laikā bija teikt, jau visu kaut ko saprot. Tas gudrāks palicis, jā. Tad arī visu kaut ko prasa palīdzību. UTT, tas visu kaut ko saprot. Bet tas ir jāiemācās. Es tiešām ieteiktu, jebkurš, kas jauns sāk kaut ko darīt, čīsti to vajag, tā kā pārpētīt, izlasīt, iziet kaut kursus vai arī vienkārši paņemt konsultam par 60 eiro stundā un vienkārši, lai tev lēnām visu izstāst, lai tu visu saproti. Un lai tu saproti, ka spēles noteikumi. Jo tie ir spēles noteikumi.
Man tas mindset arī patīk. Tie spēles noteikumi. Tieši tā, un īstenībā jaunais uzņēmējs vispār nezina un tam nepievērš uzmanību. Bet faktā, tā kā universitātē man arī mācīja un teica, ka uzņēmuma vadītājiem, īpašniekam ir grāmatvedībai jābūt pakļautam zem viņam, un viņam ir jārubī līdz pēdējai niansei, Finanses. lai sevi neapčakarētu. Jā, un tagad tu saki, sev neapčakarāt, lai nesamaksātu lieki kaut ko nevajadzēja Tieši tā, maksāt. jā, tas ir neapčakarētu sevi reāli. Jā. Ok, tad ķeramies pie naudas lietas. Jā. Pie finansēm. Tu jau teici, ka tu esi ņēmis kredītu. Jā, es varu pastāstīt. Davai pastāst, kāda mērķa? Mans pirmais kredīts ir bijis, kad es iepazinu savu sievu, tagadējo sievu, Gitu. Un es tos, viss labi. Koč, man piķis nav. Es tos vajag Cik tas bildināt. sen bija? Tas bija sen, tas bija 6 gadu atpakaļ. 6 gadu atpakaļ. Pašās par sākumu, es nebija. Tātad Nikam 6 gadu atpakaļ naudas nebija. Nē. 19. gadā. Tā ir arī paliek mazāk. Es tāds, vajag blildināt. Es tāds, zinu, kas viņiem patīk. Viņiem patīk karķieri. Es tāds, vajag karķieri. Ej, tu Sāpsas nost. mājas, vai jops, vai maķis. Tur pat baigties cipars. Tūkstošos taču tur, jā. Tur vairāk tūkstošos, tūkstošos. jā. Es tāds nevaru. Es tāds, labi, ņemšu krītu. Es tāds ieiet Citadelē. Kaut ko, es atceros, kaut ko es tur aizpildu. Kaut ko paiet pāris stundas. Piķis kontā. Es tāds, nīfīga, Ko savu ātri? Un ne tur ir gāja, bija tāds, wow, tas tā kā nereāli. Labi, es tad paņēmu to gradzenu, nopērku, bet tad gradzenam vēl viens tas stāsts. Es nezinu, izmēru, ne? Jā. Es gribēju rītīgi, tā kā rītīgs sekretīvs, tu neiešu, tā kā vai uzvelc. Es tās pastas viņas vecos, ko mēģinu salīdzināt mēru. Ok, pasūt. Prikals tāds, ka ķer nesūt uz Latviju. Tagad varbūt sūt, tā laikā nesūt. Es esmu, brāns, labi, tuvākā vieta, kurien sūta Lietuva. Iedomājies, uz lietuviešiem sūta, latviešiem nesūta. Es labi atrodu Lietuvā kaut kādu random cilvēku, caur draugu, kas man tā kā paņems to gradzenu. Es braucu pakaļ, atvedu, bildinu, visu krūta, nedara, pa lielu. Sūta atpakaļ. Bet izsūtīt varēja no Latvijas, bet saņemt nevar. Akal, Lietuvā atsūta atpakaļ. Brauc pakaļ. Tas bija mans pirmais kredīts, kur es atmaksāju ātrāk nekā vajadzēja. Jo es viņu atmaksāju ātrāk nekā vajadzēja, es sāku kaut kāds klients dabūt, dabūju finanses, uzreiz samaksāju. Tas ir mans pirmais tāds kredīts. Otrais mans kredīts ir bijis hipotēku. Es ņēmu. Es labi atceros, mēs ņēmām hipotēkas, pirku baznīcas ielā virs Itālijas dzīvokli. Hipotēku ņemt ir tik daudz izmaksas. Es biju šokā. Tur savu nav 30. Paņem krītus 180 vai 160. Visas nodevas vēl. Tur vēl kaut kas jāmaksā. Jā. Notārs. Tas. Un tur vēl kaut kādi 50,000. Jā, un tad tas bija mans tāds otrais lielais krīts. Un trešais, man liekas, nav man bijis trešais. Man liekas, tas ir tie divi. Un trešais jābūt uzņēmumā, biznesā. Jā, es nekad neesmu. Es zinu, ko es gribēju darīt. Es reāli man pat bijis piedāvājumi. Es gribēju tam CRM Jā. reizot, tā kā, kā Latvijas. Investēt, tā kā piesaistīt Vākt naudu. Vākt naudu, atrast investoru. Jā. Un man pat bija. Bet es kaut kā, nē. Es nedarīšu tā, vai pa veco metodu ar savu naudu. Man liekas, ka es varēšu, tas būs krūta, viss tur mana kontrola. Un tā bija, man tur bija iespēja, man bija cilvēks, kas reāli bija jau, tā kā jau Gatavs investēt. paraksti, vai dod man, daram. Bet es tā kā neizdarīju. Bet tā bija tāda lieta. Jā, tas ir trešais. Bet tagad, ja sākt, protams, tas ir vienkārši ātrāk, vienkāršāk, un tev ir uzreiz kaut kā bum. Bet, protams, var neizdoties. Tas arī tas tīsti. Bet tā var būt. Tas var notikt. Vienkārši saprotu, Nikam, tev jau tā uzņēmē darbības forma un viss šis ir tāds, kas īsti jau neprasa baigos aizņēmumus. Nē, tu tas tiec ir pats saistībā ar galā. to digitālo lietu. Vispār ne. Jā. Ar to CRM, es jums varu pastāstīt, es ieguldīju 200,000 savu privātu naudu. Jēziņ. Tas nav maz, ne? Nav maz, nē. Nu. Galīgi Tagad nav vēl maz. Un tagad vēl nepelna, ne? Nē. Jā. Bet klausies, kādas attiecības tev ar naudu vispār ir šobrīd? Man patīk nauda. Es gribu vairāk naudu, un es cenšos tagad netērēt daudz naudu. Vot, es tev gribu paprasīt, kurā posmā tu esi? Es dzirdēju tādu teicienu par naudu, tad ir 3 posmi, kam cilvēks iziet cauri. Pirmais posms tātad ir attiecīgi iemācīties nopelnīt naudu, otrais posms ir iemācīties to noturēt, un trešais posms ir iemācīties to pavairot. Es vēl, protams, mācos nopelnīt. Nopelnīt tu vēl mācies? Protams, jāpalielina savu aktīvu ienākumu. Man tā aktīva ienākums ir minusā, kad mēnesis tad ir. Viņš nav. Bet, protams, viņi ir bijuši, tā kā labi cipari.
Jā, Bet kad tu varētu pateikt, ka tu esi jau iemācījies nopelnīt un ka tu esi nākamajā steidžā iemācīties noturēt? Kāda, tavuprāt, ir tā summa? Ik mēnesī? Jā. Ap 100. Ap 100,000, jā? Jā, bet tīrā net ne jau. Jā, es sapratu, jā. Vudu, bet jā. Es patiesībā arī esmu vēl tajā posmā iemācīties laikam noturēt, bet iemācīties nopelnīt, jā. Jo, ja tā padomā, protams, bet tad man atkal tā liekas, bāc, nopelnīt es varu naudu pa lielam, jā. Tas ir atkarīgs atkal, kāda ir tavi griesti, ko tu uzskati, ko jā, viss, tas ir tie griesti, es esmu iemācījies to nopelnīt, jā, bet vēl ir tas iemācīties noturēt, jo tu arī teici, protams, ka tu... ir tā kā super svarīgi, es nezinu, man vēstures te, kad es tur sāku, viss vienkārši šitā. Ienākuma izdevuma vienkārši šitā. Vai pat šitā, blē. Viss iet līdzi. Nē, vai pat augstāk. Jā. Izdevuma vēl augstāk. Nē, nākoši mēs tur varēšu. Jā, es tāds... Nav tas labi gājis. Varbūt arī tāpēc, kad man vēsturiski biju mazāks, tā nauda nebija. Es tur es pirmo reizi kaut kādu sāku tur, nezinu, apgrozīt kaut ko. Tas ir nereāli krūta. Tas ir tāds, krūta. Tas ir wow. Kur tu tērē? Pēļņas, tev uzņēmums strādā ar peļņu? Ko tu dari ar to peļņu? Es nezinu, ko dara. Tu izņem ārā sev vismaz? Viss kaut kur. Tu izņem ārā vismaz peļņu? Tu zini, tu gadu noslēdz ar 76,000. Nē, es to darīju, tad, kad man to vajadzēja. Kā, tu ņem ārā, tad, kad dividendes vienkārši. Jā, tad man vajadzēja dabūt tur kredītu, hipotēkai, tu jau esi tā kā slikti izskaties priekš hipotēkas, ja tev nav tā kā liela alga vai lieli dividendes ik mēnesi. Jā, tur, protams, arī kaut ko tu nopērci ar uzņēmumu, kas varbūt ir saistīts ar uzņēmējdarbību, plus ar kaut ko, nezinu, netik dikt ar uzņēmējdarbību. Jā, kaut kā tā, visu kaut ko tur. Bet tā tu principā dzīvo dzīvi, tu baigi tā neanalizē attiecībā. Es esmu vēsturiski analizējis. Esi? Es pēc tam varu pastāstīt. Es kaut kāds motīvs. Okay. Bet vispār tad es saprotu, pēc tevis tu esi vairāk tērētājs, nevis krājies, ja? Es to mainīšu. Tu mainīsi, bet es uz to posmu, ja? Jā, es tā, jā. Kas ir dārgākā lieta, ko tu sev nopirki? Neskaitot dzīvokli mašīnas, domāju. Jā. Vispār. Tu jau no salona? Es nākošais tā nedarītu. Es nopirku jaunu mašīnu, bet es nākošais tā darītu. Jā, nevajag tā darīt. Bet pieredze afigenā. Pieredze bija prikals. Tā sajūta, vai ne? Jā. Un es pēc tam braucu uz moču treniņu uzreiz. Pēc tam mašīnu viss netīrs. Viss netīrs pēc tam priekš. Bet uz tā banta, es esmu video, man liekas, varbūt. Mums jau telefonā nav, bet ir tur banta. Viss krūti. Tā pieredze jau labi, protams. Bet tagad, kad es domāju, pārēt mošu to, lai visi nosafrētu, mašīnu pārdot ātri. Bet tur jau mīnus 30%. Tāda atšķirība, crazy. Es tā mašīnu nesapirku, jo tur crazy atšķirība. Bet tu kredžā pirki vai? Nē. Tā ir vēl viena kļūda, ko nevajag darīt. Vai reāli pirkt kredītā? Es mācos no kļūdām. Es kļūdos daudz, bet es mācos no kļūdām. Jā, automašīnas ir jāvēr kredītā. Tas noteikti viennozīmīgi. Un nevajag pirkt galīgi jaunas no salona. Tur uzreiz kā izbrauc mīnus 30%, visu jau esi. Man likās, ka nebūs tik dīgi. Zini, kāpēc? Es skatījos. Es skatījos. Lietotu tādu. Nevar nopirkt tur atšķirība 10%, tā kā es tajā laikā, kad es skatījos, tas bija, pagājušajā gadā. Tagad nevar pārdot. Jā. Klausies, Nik, kāds tev ir naudas bloks? Tev noteikti, kad ir kaut kāds naudas bloks. Kādi vispār tev ir naudas šķēršļi? Zinu, ko es daru? Es nezinu, kā man bloki ir, bet ko es daru? Es eju uz ielu, satraku kaut kādu centu. Vienmēr zinu, ko es pasaku sev. Kā es tā kā nauda man, visu laiku, Niku, nauda pie maniem grib nākt. Ko es saku visu laiku? Nevar tā precīzi pateikt. Bet es atrodu reāli. Es katru nedēļu atrodu naudu. Super, bet zini, kā es klausījos vienreiz YouTube'ā vienu tur arī par naudas lietām. Viņš tā saka, ka tu izej uz ielas un iedomājies katru cilvēku kā banknoti. 100 eiro, 50, tur 500 eiro banknoti. Tā visa ir nauda staigājoša. Katrs cilvēks ir nauda reāli, kur tu vari kādam pārdot savu produktu vai pakalpojumu reāli. Tā es nebiju domājis. Un es vienreiz arī izēju Rīgas ielās un es tiešām iedomājos, visi cilvēki ir banknotis reāli. Ja? Jau saka, jau naudu tev atnes attiecības, faktiski attiecības ar cilvēkiem, ja? Viss, ko tu veido biznesu, tu jau uz cilvēkiem viņu veido. Jā, jo cilvēks tev iedos to naudu par tavu pakalpojumu. Jā, vai arī par produktu. Par produktu, jā. Ok. Un tagad īsi es vēl gribēju pajautāt par Black Box show podcastu.
Protams. Davai, šai vaļā, tas ir, man liekas, populārākais Tur bija ciemos arī pie mums, populārākais Latvijā biznesa podcasts. Jā, Viņi to teica, es to neteicu. Ja man liekas, katrs otrais viņu klausās. Pat mans vīrs skatās. Mans vīrs mācītājs. Mēs esam, es nezinu, kā latviski ir, bet self-proclaimed. Kā latviski ir? Pašreklamējošie. Pašreklamējuši, mēs esam numur 1 biznesa podcasts. Starp citu, jūs laižat tādu reklāmas uz to podcastu, vai ne? Mēs šogad sākām laist, kur klienti, tā kā ritīgi grib. Bet tas ir tā kā uz dažām epizodēm bijis. Ok, tie viesi, kas atnāk, viņi tā kā prasa, vai kas jums prasa? Jā. Ja? Labi, pastāsti, kā tas vispār sāk? Sākot šogad, ja kas. Kāpēc vispār radās šis podcasts ar kādu mērķi? 2 mērķi. Pirmais mērķis bija tāds, ka vienkārši tāda informācija nebija. Podcasts jau bija tā kā miksētā formātā, ka es tur pats kaut ko tur stāstu, runāju, tur nezinu, rādu bankas kontus, kaut kas notiek, kaut bija interesanti. Tas bija vienkārši nebija tajā laikā Latvijā. Tas bija viens no pirmajiem, kas rādīja bankas kontus un viņš kaut ko stāstīja un rādīja. Tas bija ļoti interesanti. Starp citu, jā, tu īstenībā biji pirmais, es vēl biju šokā, ka tu diezgan atklāti rādi. Jā, es zinu, čist, es atceros, bija pirmais, nebija viens cits. Un otrais iemesls bija tāds, ka es gribēju iepazīties krutiem cilvēkiem, un tas bija ļoti labs veids, kā samiksēt. Plus, katru reizi, kad zināšanu konsultācijas paliek gudrāks. Coach sesija bez manis. Manis, lai visi laiku trenē, visi mani. Es visu laiku tas jautājums arī bieži vien jautāju, kas man interesē. Jā. Bet, krūti, tas ir itīgi nice, tik forši, tas ir pavērs, teiksim tā, connectionus visur. Tā kā valsts sektorā, privātajos uzņēmumos, jā. Okay, cik tev izmaksās sataisīt vienu podcastu epizodi? 1500 eiro. Viena podcastu epizode? Jā, no 1000 līdz 1500 eiro mums maksā viena epizode. Tu tā saki, es jau zinu. Mēs jau mums ir finanšu audits, finanšu atskaits, mēs visi zinām. Okay. Un vai tu pelni šobrīd no šī podkasta? Nē. Vispār nē? Nē, mēs nekad viņš nav bijis naudu nesošs. Nekad. Bet... Un piebildu šeit, 6,5, 7 gadus viņi veidoja. Nekad nav bijis naudu nesošs. Un aizpagājušā gada novembrī apvienojos ar Matīs Ansvieslu, kurš šobrīd, principā, iegulda to naudu. Nevis es personīgi to ieguldu, bet viņš tagad iegulda naudu. Ok, bet klausies, bet vai nav tā, ka tu vadi to podcastu un netieši tev ir jauni klienti Sharpifyā? Netieši? Jā, stabili, 100%. Tas ir, tu vari pateikt, ka bet tas reāli, zini, kas ir interesanti? Mums tajā video vienmēr bija tipa linki, lai piesakās. Jā. Kad var pieteikties. Mēnesī 1 līdz 5 pieteikumu. Super interesanti. Kaut vai 100,000 skatījumu. Nopietni. Bet 1 līdz 5 pieteikumu, ne jau klienti. Bet pieteikums izdara interesantu. Ļoti maz, es esmu šokās. Bet tas nav tā, tas ir tieši viņi no YouTube, no kurienes piesakās. Jā, bet tu taču vēl, tas jau reāli zīmols. Tu zini, ka tev tas Black Box shows ir Nika Jansona sejas zīmols. Tas patiesībā tu zīmoli sev riktīgi reāli radi. Tev caur cituriem klientiem. Un tev kanāli nāk, pieņems, palaid metēts Facebookā, tev vienkārši visi atpazīst jau reāli. Iespējams, jā. Tev iespējams pat nav tāda tieša konversija, bet diezgan netieša. Jā, noteikti, jā. Jā, bet vispār... Bet tas nav tik liels efekts, kā varbūt šķiet. Jā? Jo tagad katrs otrais uzņēmums. Jā, es zinu, viss saka. Tagad tu arī pie mums esi podkastā, jā? Viss domā, ka tas baigais bum. Tūlīt būs. Bet klausies, tad, kad toreiz aizgāju pie tevis uz to podcastu, puiķi, jālā, man taču pēc kaut kādiem 3 mēnešiem zvana viens uzņēmums, saka, hei, es tevi redzēju Nika Jansona podkastā, es zinu, ka jūs izsniedzat finansējumu, man vajag naudu. Jā, un es tā bāc, šitas strādā, klausies. Vajag teikt Nika un Matīs podkastā. Jā, Nika un Matīs, bet jums īstenībā labs kombo sanāk. Okay, ļoti labs kombo. Mēs ar viņu ritīgi tādi, mums ir baigi forši. Viņš ir vairāk atkal par to leadership, tur finances, tur money structuring, aizvēlē par to marketing un sale. Viņiem atkal, un zin kā, tie klienti, kas mums tā kā raksta tajā blogā šovā, tur tā kā ritīgi izteikti tā, 5% lielu uzņēmumu iespējas, kad interesē vairāk Matīs helps, 95% kaut kāds mazais helps interesē, tur kādā būt līdus, kā konvertēt līdus, kā tur, nezinu, kur reklamēt. Tādi, pilnīgi savādāk, zini. Mums tas labs kombo ir. Bet es arī redzēju, jūs tagad palaidāt pēdējos podkastos reklāmas integrācijas savā, respektīvi, tu reklamē to dzērienu, kas ir... Bright, tas ir sponsors. Tas ir sponsors, jā? Okay. Viņš maksā pa katru epizodi. Super. Viņš ir, mums ir bijuši vairāk tagad arī. Mums ir bijis tāds Freedom 24 liels sponsors. Bet viņi paši piesakās, vai tu viņus uzrunā? Viņš uzrunā Marija, bet es pat nezinu, vai
paši vai mēs. Bet mēs arī aktīvi meklējam sponsorus. Mēs ļoti aktīvi meklējam sponsorus. Mēs gribam mums sponsori. No, jā. Jā, zinu. Vai ne? Ja kāds klausās, esiet mūsu sponsori. Starp citu, ja kāds klausās, mēs arī gribam sponsorus. Postfinance ir atvērts sponsoriem. Nu, jā, tas vēl krūta. Tikai. Ok, un tad man ir pēdējais uzdevums tev praktiskais. Tu esi Postfinance īpašnieks, tev mēneša laikā ir jādabū 20 jauni klienti, jeb jāizsniedz 300 līdz 350 tūkstoši aizdevumu. Vidējais aizdevuma lielums varētu būt 15-20 tūkstoši. Tu kā mārketinga cilvēks stratēģiju sataisi mēnesim, lai mēs varam mēneša laikā 20 jaunus kredītus izsniegt. Ko tu darītu? Ok. Man ir budžets vai man nav budžets? Nē, bet tu vari pateikt, kādam vajadzētu būt budžetam, kādus tu izmantotu kanālus, ko tu darītu, lai sasniegtu šo mērķi. Okay. Es divas lietas darītu. Pirmā lieta, es sagatavotu piedāvājumu, pasniegt viņu kaut kādā interesantā veidā, varbūt kaut ko seksīgu, kā es parasti seksīgi saku, varu pamēģināt, piemēram, 6 mēnešus pilnībā 0% kredīts, ka es tev 6 mēnešus pilnībā nekādu naudu jāmaksā, kaut ko seksīgi izdomāt. Papildus katram otrajam klientam, papildus visi klienti, kas piesakās mēneša beigās, piedalīsies izlozē, kur jūs varēsiet iegūt, nezinu, atrast kaut kādu partneri, kas varbūt, nezinu, kameru piedāvā, taču izreklamēt viņu, dabūt kameru no kāda partnera pavelti. To pielikt klātie piedāvājumi, lai viņš būtu vēl seksīgāks. Tas, lai es, protams, metu reklāmas, pats zvanīt, pats pārdot. Tas būtu viens. Otrā lieta, es uztaisītu, tā ir pirmā lieta, viss tas ir viens. Ne? Tur, principā, noteikti varētu dabūt 20 lietas, tāpēc, ka kredīta industrijā, viņi visi laiž PPC, tā kā, visi pasaulē lielie, kas visi PPC. Laiž tiešās reklāmas Google, YouTube, Metā, visur. Otrā lieta, ko es izdarītu, tā kā es zinu, ka jums ir mērķa klients kaut kāds konkrēts. Jā, tirgotājs. Tirgotājs, ne? Es viņus atrastu. Es izmantotu AI, atrastu, kur viņi atrodas, kā viņus identificēt, atrast sarakstu, dabūt sarakstu ar, 10, 20 tūkstošu e-pastiem. Telefona numuriem, e-pastiem. Tad es izmantotu kaut ko līdzīgu kā Instantly, kur es varu ielādēt 20 dažādas e-mail adreses, savas e-mail adreses, kas būtu Postfinance LV, Postfinance Mail, Postfinance Offer, uztaisītu e-pastu, daudz e-pastu. Jo no viena e-pasta var izsūtīt no 20 līdz 50 e-pastu dienā, lai viņš nesabrūk. Tas ir svarīgi, jā, tur jāizdara. Bet tās platformas visu to palīdz izdarīt. Izdarīt to, un tad es vienkārši sāku sūtīt 500 e-pastu dienā visiem šiem cilvēkiem, un es viņus sūtītu. Es atceros, ka es tev teicu, es viņu sūtīju nevis vienreiz nedēļā, nevis vienreiz, bet sūtīju katru nedēļu. Jā. Visu laiku, non-stop. Ar tādu interesantu uzrunājumu, piedāvājumu un aicinājumu uz ļoti vienkāršu lietu, ko viņš izdarītu, lai izdarītu pirmo soli. Kā piemēram, atraksti apakaļ, vai piesakies šeit, vai uzzvani šeit, bet kaut ko ļoti vienkāršu, lai viņš var to izdarīt ļoti ērti, lai tas nav tā kā 100 minūšu labs anketi jāizpild, vai kaut kas jocīgs. Kas ilgi jādara. Tu brīnās, ja nepiesakās. Kurš grib to darīt? Ok, šis man ir jāplēš, bet izmantošu šo iespēju. Tad uzņēmēji, ja tev ir nepieciešams finansējums un tu vēlies īstermiņa finansējumu, tad līdz 12 mēnešiem ar visizdevīgāko cenu un visvienkāršāko, tad aicinu pieteikties Postfinance un saņemt finansējumu 2 stundu laikā. Tas ir tāda īsā reklāma. 2 stundu laikā dabū, jā? Jā. Kāpēc tik ilgi? Tas nav ilgi? Tas ir to manuāli kāds dara? Nē, mums principā ir diezgan daudz, kas automatizēts. Klients aizpildā pieteikumu, tas ir principā 2-3 minūtes, automātiski pievieno kontu, un mums sistēmā šis konts automātiski kategorizējas, mēs uzreiz jau redzam un principā varam sataisīt. Bet tiešām 2 stundas? Jā. Tas ir šobrīd. Jā, offer. Nākotnē, protams, mēs plānojam. 5 minūtēs. Nākotnē ir mērķis, mēs taisam arī platformu. Jūs to varēs stabili? Protams, bet šobrīd mēs esam tajā stadijā. Un noslēdzošais, ar ko es gribētu noslēgt podcastu, ir, kas darās tavā galvā, kad tu sasniedz virsotnes, un kas darās tavā galvā, kad tu strauji dodies lejup. Es varu pastāstīt labu piemēru, kur tas ir reāli dzīvē. Es tikko biju Atēnās uz sacensībām CrossFit. CrossFit, functional fitness, tur viss kaut kas jādara, jāskrien, jālec, jāceļ, jāvelk. Bet reāli sacensības. Reāli sacensības. 650 dalībnieku. Bija jāuzsēs online kvalifikācija, lai vispār tiktu tur. Tā kā, online kvalifikācija. Piesakās kvalifikācijā 350 cilvēki, 128 tiek. Lai tiktu, jāiefilmē 3 treniņi. Ar telefonu iefilmē, tad iesniedz, tad tiec. Es iefilmēju, paliku 138. vai 139. Respektīvi 9 vai 10 vietas aiz strīpas. Ka netieku. Jau pēdējais. Es bēdīgs. Bet tad daļa nepiesakās,
man atsūta ēpastu, tu arī vari tikt iekšā. Es, protams, aiziet, piesakos. Tiek iekšā. Brauc uz turieni ar mērķi. Būt top 100. Es vai gribu būt top 100, tas jau būs krūta. Labi. Es aizbraucu. Pirmās 2 dienas. Reāls zirgā. Reāli maucu. Esmu top 9. Es jau. Viss jau. Kas tas top 100? Mans jauns mērķis, es arī rakstu. Mans jauns mērķis top 10. Viss tos. Tāda nākušies treniņš. Tāds, kur jātaisa šitie handstand push-up. Tas ir, ķipa, Es pie zinu, sienas, jā. kājas augšā un jātaisa šitas te. Jā. Man tas neiet. Man kaut kā pleci nav tik stipri, kaut kā neiet tas. Nē, bet būs labi. Es tur trenējies zālē, bija 3 mēneši drillēji. Nu, būs. Sāku darīt un dirsā. Paliek tajā treniņā 105. No visiem. Nu, tas ir ļoti slikti. Man iepriekš rezultāti top 20. Cik reizes tu sataisīji? Tur bija daudz jātaisa, tur kaut kādi 12 repi, 4 raundi, un tur vēl paralēli jātaisa kaut kāda box jump, jāskrien vēl, viss kaut kas vēl. Nu, nav labi. Viss tad es atkal bēdīgs, viss slikti. Tagad es domāju, kā palikt top 30. Zini, viss slikti. Un, protams, tā kā man sūdīgas arī tāds, bet es laiku tās, būs labāk. Vēl viens treniņš, būs sanāk. Un es atkal laiku cenšos domāt par to savu pieticīgo mērķi. Nu, kā ar to pieticīgo mērķi es esmu čempions. Bet ir izli, ka tu kā, ir labāk un tad ir sliktāk. Zini? Jā. Matīs arī īstenībā līdzīgi. Viņš bija jaudas konferences, viņš arī stāstīja, ka tā, kad tev ir kaut kādi panākumi vai no uzņēmējdarbībā vai dzīvē, un tā, ka viņi vairs nav, tev ir tāda sajūta, ka kaut kas nav ok. Jā. Tas tev liekas, ka tavs defaults ir tā, kā ir. Un tas, ko es esmu sapratis, ir censties, bet grūti, protams, tas ir, bet censties būt priecīgam ar mazumiņu un būt priecīgam par jebkādu citu veidu progresu, kas varbūt nav tur, kur tu gribi to progresu. Jo citur arī progress. Man ir progress, zinu, kur? Manās attiecībās, manā ģimenē, man ir meita. Nereāli. Tas ir pizdies progress. Vai es gribētu 10 miljonu biznesu vai savu meitu? Ja man būtu viens, es gribētu meitu. Es būtu jāizvēlas, bet es gribu abas, protams, bet ja man būtu jāizvēlas, ņem to labāk. Bet kā tu sabalansē starp ģimenes dzīvi un biznesu? Nav tāds sabalans. Vienkārši tu ej mājās, tad tu tusē, meitu, dari visu, ko tu vari. Baigi forši cenšos, lai ir. Es gribu būt tas, zini, tas active parent, kas ir visu laiku ar tevi. Nu, tā, kad ir. Jā. Es saku, ka ir ideāli. Nav jau tāds balans. Darbs jādara arī. Darbi jādara labi. Tagad es daru, viņi var būt slikti, bet rezultāti arī nav. Jādara labāk, darīšu labāk, jau daru labāk. Un būs. 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 Noteikti būs. Un crossfit arī būs. Nākošais gads būs top 10. 3. Top 3. Top 3. Es jau no crossfit nedaru tik ilgi. Tur jau tie džeki, kuriem sacentos, tur reāli 10 gadus trenējās. Tur vispār nav salīdzināt, vai 5 gadus trenējās. Cik tu trenējies? Es gadu ar pusi. Okay. Nu, es nevaru salīdzināt. Es ieliku Instagram. Ir nemaz rēcīgi arī. Es tur kaut kādu biznesa saturu lieku. Tu neskatās. Ielieku crossfit video uzreiz 10,000 skatījumu. Nu, es ieliku Instagramā. Tikko tev bija parādīšu to. Jā, Vienkārši. Tas vispār. Visiem tas interesē. Tas labāk. Tas foršāk. Nezinu, Okay. Marketingi padomu. Okay. Pēdējais jautājums mums visiem. Kā jūs domājat, vai uzņēmēja darbība ir paredzēta visiem, un vai visi var būt uzņēmēji? Inga? Niks. Es domāju, ka var. Viss. Nu kā, tas jau ir kā tā ir lieta, ko tu dari. Es domāju, ka kurš vienkārši drillēt darīt var jau. Vienkārši jautājums ir, ko tu gribi sasniegt. Tu jau vari būt uzņēmējs, pats, nezinu, apgrozīt 5-10 tūkstoši, tu esi baigies uzņēmējs. Tā jau var tā domāt. Varbūt kādam tas ir, varbūt kādam tas nav. Bet visi jebkurš jau var to. Nu, tas jau nav tāds. Tas ir kā prasme. Tas vienkārši ir kaut kāda rīcību kopums, ko tu dari, kas rada kaut kādu rezultātu. Es domāju, ka kurš tu vari iemācīties to, vai arī visiem to baigi vajag. Nu, varbūt arī nē. Tas pašam katram jāizdomā par sevi. Okay. Tu, Inga, ko domā? Nu, es laikam šitam pēdējiem tiešām teiktajiem baigi piekrītu, ja par to, ka ne visiem vajag, vai ne? Visi varētu, ja gribētu, bet nevajag. Un arī, man liekas, uzņēmējiem tāda ļoti svarīga lieta ir spēja uzņemties risku. Jā, Jo būt tieši- gatavam tam riskam, sagatavoties, iekrāt naudu, un tad reāli iet ar tādu Ar šo ir grūti. Protams, Ja ļoti tāpēc, ka grūti. viena lieta ir uzņemties risku, un tu vienmēr tā kā paģēri un domā par to, ka gan jau viss būs labi, gan Jā. jau viss saies. Nu, Ja? jā. Bet tas, ka tu vari reāli pazaudēt, Protams. nu, to tu tikai piedzīvo tad, Jā. kad tu piedzīvo. Un varbūt tas ir ok, kādreiz tā notikt. Nu, zin kā. Atcerieties, ka ir sezonas, dzīvē sezonas, varbūt arī naudu plūsmā ir sezonas, ir vasara, ziema, pavasaris, rudens. Un tas ir cikls. Tas var notikt. Precīzi. Vai arī var atnākt kaut kāda ekonomiski apstākļi daudziem uzņēmumiem. Tā kā, piemēram, Ukraiņa mums stāstīja, mēs bijām ar Aināru Šleseru arī tajā pasākumā. Viņš arī stāstīja, ka, nu kā, Ukraiņas karš pēkšņi uzņēmējiem pusē viss dirsā. Nav nekā vispār vairs. A otrai pusē. Viss uz augšu. Vai Zini, ne? kādās to jau, nu viņš jau ne labs vai slikts, kurš ir labs vai slikts. Nav.
arī Matīs stāstīja, ka ir arī situācijas, kur vienkārši apstākļi tev, tam uzņēmumam, radīja to, ka tu esi tik veiksmīgs. Bet tas nenozīmē, ka tu kā uzņēmējs esi kaut kādā veidā 10 reizes labāks par tevi. Viņam ir vairāk. Nē, vienkārši apstākļu kopums, niša, tirgus, vēl cits faktors. Visādi apstākļi. Bum ir. Nevar to ietekmēt. Tā arī ir. Protams, cītīgi strādāt arī labi. Man pokerā, zinu, ko mācīja. Es labāk cenšos būt labāks un mācos, jo šitā te Lady Luck bieži vien arī atnāks pie manīm. Vairāk atnāks iespējams pie manīm. Bet tas nenozīmē, ka vienmēr... Jā, ka tu vienkārši cītīgi strādās, iespējams tev Lady Luck atnāks biežāk pie tevi. Super, paldies jums par šo burvīgo sarunu. Paldies tev, Nik, ka tu piekriti, ka tu atnāci. Man liekas, ka bija ļoti vērtīga saruna. Un es domāju, ka katram klausītājam ir ko paņemt no šīs sarunas. Un tiekamies nākamajā epizodē ar jaunu viesi, jaunu uzņēmēju. Paldies, Nik, paldies, Inga, paldies, Santa un paldies klausītāji. Cool. Čau! Čau!